Jā, es neesmu sajūties tik radošs pēdējos 2 gadus kā sen. Tev ir kaut kāda ideja, tu iedod kaut kādas ingredients, un tad kaut kas iznāk ārā. Un nemēģināt taisīt 10, kur nevienam nevajag, bet uztais labu 7, 8, kur reāli kāds arī ievieš. Kā mums ieaudzinās gaume? Tāds viens mikro lieta pa labi vai pa kreisi, tev var ievirzīt 40 gadus. Un kura tā būs, fig viņi zina. Tev jau gan jau, ka skolotāji daudz teica, gan labi, gan slikts lietas, skaistums 80, tur viss. Tas nāk atpakaļ. Īsnībā to dara visi visu laiku, mūzikā, mākslā, biznesā. Mēs visu laiku remiksējam. Nav vispār nekas jauns zem saules. Nu, bet klausies! Miķelis Baštiks. Sarunā kopā ar Kristofu Cīruli un Igoru Uhaņu. Asketiks līdzdibinātājs un dizainers, kurš izvēlas klusumu pāri vizuāliem troksnim. AI viņam ir gan detaļu labotājs, gan mākslas darbi pie sienas. Saruna par dizainu, ticību, pateicību Dievam un to, kā radīt mazāk, bet jēdzīgāk, arī laikmetā, kur viss tiek ģenerēts pārmēram. Nu, bet klausies, Latvija! Ok. Cik jums tagad esat komandā? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pietiek? Es nevaru atrast daudz labus dizainerus, kas dara tieši to, ko mēs ļoti specifiski. Ir dizaineri labi, bet mēs fokusamies tieši uz brandingu un tieši uz biznesiem. Nevis uz eksperimentālu dizainu, nevis uz kultūras iestādēm, nevis uz kaut kādiem radošiem projektiem, bet tieši biznes branding, un ir vispār maz dizaineri, kas tieši uz branding grib strādāt, un vēl mazāk tādi, kur grib tā kā boring businesses apkalpot, kas ir industriāli ražotāji, kas nav radošie kvartāli vai muzeji vai tur nezinu, kaut kādi sociālie projekti, bet uzņēmums, kurš taisa palešu klucīšus, vai uzņēmums, kurš taisa kopnes mājām, vai ražojoši uzņēmumi. Jā, bet vienkārši parasti tad ir, vai labie dizaineri grib taisīt radošas lietas un interesants, un vai tad tie industriāli uzņēmumi bieži vien dabūna tāds tā kā, C klases risinājums, bet tur tas paradoks, jo viņi ir tie, kuriem ir reāls biznesa dzīves, profitables uzņēmums, kuram reāli ir vajadzība. Bet tā viņa vajadzība ļoti atšķirās no tā, ko tu redzi blogos un Instagramā. Visādas smukos mock-ups, viņam tā kā īsti realitāte ir cita. Viņam ir viens mārketinga vadītājs, kurš strādā Canvā, un viņam ir vēl tur 50 citas lietas jādara, un vēl jādara komunikācija, bet viņiem viss notiek. Biznesa ziņā viss notiek. Un man kaut kā tur vairāk patīk darboties, jo tur redzi tāds, tu esi laukā iekšā, un tu tur redzi to praktisko pielietojumu. Jā. Naudas ziņā jau viņi arī labāk maksā, bet ne? Vismaz viņi var maksāt, tā. Un tur viņiem ir arī, tas nav tāds... Tur redzi, ka tu kaut ko esi noderīgs. Švarcnegeram bija tā grāmata, bija useful, vai es nezinu, vai grāmatas nosaukums, vai tas galvenā atziņa bija, es noderīgs. Un man šķiet, ka tas, kur es jūtos labi, ka tu jūties, ka tu esi noderīgs, nevis es fancy, useless stuff. Un tas tāds man šīs sezonas vispār, tu redzi, ir pilni blogi ar smukiem iepakojumiem, bet tu aizies Rimī, un tur viņi nav. Kur ir tas gļuks, uzdizainēt var, ražošanas izmaksas bieži vien nauda ir, kaut kur ir tas, dara lietas, kuras ir smuks, bet nevajadzīgs. Un tad varbūt nemēģināt taisīt 10, kur nevienam nevajag, bet uztais labu 7, 8, kur reāli kāds arī ievieš. Jā, tieši tā. Tad varbūt viņš pēc nākamā sezonā ir gatavs uzkāpt uz 8, un varbūt vēl pēc 10 gadiem uz 9, 10. Bet... Jā. Kā tev jāpalīdz? Man ir hipotēze par to, ka vienkārši Kristaps ir pieredzinājis, ka ja man vajag logo, tad logo AI neuztaisīs, vai tas nebūs labs logo. Kaplīs, ka viņš var uztaisīt visu kaut ko, protams, bet
Atkarībā, ko vajag? Nu tā, ja tu esi viens pats, ne dizainers, bet tev ir ideja, tagad uztaisīt kaut kādu mazu, vai tev ir, nezinu, cirst kokus vai, kaut kāds viens cilvēku biznes, un tu gribi rītdien sākt, tev vajag landing page, kur tu ieliec savu telefonu pakalpojumus un cenas, un tu gribi kaut kādu grafisku kaut ko, tad es domāju, ka tu vari eglīt, uzģenerēt un pierakstīt apakšā tur Jāņa upenieka, nezinu, arboristu pakalpojumu, tur viņš te uztaisa kaut kādu whatever. Un tev arī tas ir... Good enough, jā. Es zinu, kas ir good enough, tā, bet kaut ko uztaisīt tu vari un labāk nekā pirms visa šitā jāja. Pirms tu taisīji kaut kādu sūdīgu klipā ar to vai kaut ko, es nezinu, ko tur. Bija kaut kāds Taylor logo vai kaut kas? Kaut ko, jā, Fiverrā kaut ko, šien nopirku $100, vai $200, vai bija tas crowdsourcing, jā, kur pat pietiekam lielu uzņēmumu Latvijā taisīja pat €300 crowdsourcing kaut kādu tur no visas Indijas un vēl no kurienes. Bet tagad tu dabūni to pašu tikai un vēl pat kvalitīvāk. Es nezinu, tas viss ir gradācijas. Tu tikko sāc, tev jau principā pietiek vispār uzrakstīt smukā Google fontā kaut kādu savu nosaukumu, ieliec krāsā un arī tas jau arī ir logotips. Jā. Bet tas ir tādā stadijā, tev ir līdz ar tev aug risks un komplicētākas situācijas, tur vairs nevar. Tas jau vairs nav par logo, bet par kaut kādu sistēmu konsekvenci. Un tad tur atkal jau, tur vajag kādu, kurš var ar tādu kritisku vērtējumu izvērtēt, kas dara, nedara, kāpēc, ko vispār darīt, nedarīt. Ko nevar īstādā promptā iedot vēl šobrīd. Es kaut kad, neatceros, pirms Covid laika, dzirdēju tēzi, ar ko atšķirās lēts dizains no dārga dizaina. Kāpēc googlēt 4 krāsas nomainīt un G-burtiņu bišķiņu pieslīpēt, maksāt tur gadžilieru naudas, kamēr tur izstrādāt kaut ko no jaunu, var maksāt 2000, un tā tēze bija tāda, ka jo vairāk vietās tevi jānomainās. Nosīt, kāpēc McDonaldam būtu super dārgi nomainīt logo, jo tev visos bukletos, visos digitālos, visās fiziskās zīmēs, tev tas visur būtu jānomaina. Tas ir ieviešana, protams, bet arī vēl pirms ieviešanas tev ir vienkārši jāņem vērā visi tie touchpointi, kur jebkāda izmaiņa, ko darīs, tiks ieviest un kādā laikā, un kas to redzēs, un kurš to darīs, un riski, kas ir, ja tu strādā ar esošiem uzņēmumiem, viņiem ir kaut kādi riski, kad viņus var pēkšņi neatpazīt, un kaut ko smukāku, bet neviens vairs viņus neatpazīs, paņem kaut ko citu. Un tev jāizvērtē tas, un jāizvērtē, ko no vecā paņems, ko atkal no jaunā likt klāt. Un tas ir, tu principā vienkārši par to konteksta apzināšanu, izvērtēšanu, un tad kaut kāda riska izvērtēšanu, tas ir tas, kas prasa to laiku un resursu, nevis uzzīmēt logotipus. Logotips bieži vien ir, tu var arī tas, nezinu, vienkārši, jebkurš dizainers uzzīmēt, bet saprast, ko vajag zīmēt, kāpēc, un kurā vietā ko likt, tas ir tas, kas paprasa vairāk laika un domāšanu. Kā AI palīdz pēdējos pāris gados ar šo? Jums, tā kā skētikā. Vispār? Es domāju, laikam vairāk profesionālā ziņā. Viņš ļauj jebkuram dizaineram izdarīt vairāk lietas uzreiz, neiztērējot ekstra dienas vai ekstra stundas vai ekstra vēl cilvēku resursu pieslēdzot. Tas ir viens kāds universālāks karējus. Tas ir tieši par nosīt ilustratorā iebūvētiem kaut kādiem AI tūļiem? Ar visādiem. Principā tu viens cilvēks var izdarīt daudz vairāk, tu vari, tev nevajag skicēm pieslēgt fotogrāfu vai pavadīt dienu kaut kādos stock images meklējot, lai nokomunicētu to, kas tev galvā ir, bet klients to vēl nav ieraudzījis. Tas, principā, ko tu sākumā stadijā dari, tev ir tā kā stratēģijas spēlītais, kā reiz bija, tev ir melna karte, un tu redz tādu mazu laukumiņu, tad tu lēnā viņu tā kā atklāji. Mentāli tas pats ir arī, ka taisa to zīmola identitātes kaut kāda attīstība. Tev kā dizaineram vai radošam direktoram ir tā kā skaidrs, kur tu gribi to visu uzbūrt, aizvest, bet tev tur vajadzēs tad pēc tam fotogrāfs, ilustrators, dizainers, maketētājs, daudz cilvēks, kas to reāli pēc 2 gadiem būs ieviesuši, bet tev jāpārliecina klients, ka tev vajadzētu izcīsties šādi, tas būs kruta, redz, kā visas tās lietas izskatīsies, pirms tu ej un dari. Un tad tev ir tā kā, tu nevari visu to komandu tagad nolikt,
Un tad tu vienmēr izdomāji, kā uzskicēt to, kas varētu būt. Un tad tu vienmēr tā ļoti salasīji, ko nu var internetā salasīt, kaut ko pats izdarīji, apšķēji, kaut ko piemeklēji, kaut ko sakombinēji. Tagad, ja tev ir skaidrs, ko tu gribi izdarīt, tu vari viens pats sataisīt ilustrācijas, sataisīt vizualizācijas, uzbūrt iepakojumus, jebko, ko tev gribās, to var aiziet nofočēt šito, māju. Un to savu kaut kādu jauno dizainu uzlikt vienreiz uz konkrētā konteksta, cilvēks jau iztēlojās, un tu samazini to neskaidrības grāvi, kas viņam mentāli jāpārlic pāri. Un to var izdarīt viens, un tu vari vēl pierakstīt tekstus klāt normāls, ja tu zini aptuveni, kā tu gribi balss tonis tam brandam, lai nav tā, ka to pēc tam dara cits un vai neviens, un tad tas vispār neatbilst, es gribu tur tādu raksturu, un tu vari iedot tev kaut kādas skalu, kā vēl tekstam vajadzētu, tur tiem tekstiem, kas tev ir, neliec, un es neesmu pēdējo reizi redzējis, kad kāds Loram Ipsum tagad liktu. Kādreiz tas bija standarts. Vairs neviens, tu vari jau teikt, hei, man vajag to par to, tos pāris paragrāfus, ko tev vajag prezentācijā, tu uztais tādus context aware par to, kas tas ir, un to tu vari izdarīt viens. Un viss, kas tev vajadzīgs saprast, ko vispār darīt. Par kādu toolbox tu runā? Tu stāsti, es iztēlojos nosīt kaut kādu Midjourney plus GPT plus kaut kas. Jā, nekas fancy vispār. Tā kā tur. Un tad tu staigā un meklē vēl mēs šobrīd vienkārši tu tā kā staigā pa visām tām, un tad līdz tu atrodies šim konkrētai estētikai, šis labāk to izpildi, bet nav tāds, kas visiem dara visu laiku. Tu pamēģini ChatGPT to, kas tagad ir pēdējais 4.0, 4.0 vai kas tu pamēģini Midjourney, atkarībā, kad šis iznāk, bet vakar iznāca 7. kaut kāds ir updates. Vakar iznāca 7. pirms pāris nedēļām iznāca, bet vakar iznāca video. Video, jā. Bet arī kaut kas tur iznāca vēl ar tam 7. kāds updates, ka tur SRF kodu vairs nestrādā. Jā, tur SRF kodu sistēma. Jā, mainās. Bet, tas ir tāds, jā. Tad tu vari pamēģināt Visual Electric, kas, man liekas, ir tur. Viņi saka, ka viņiem visādi modeļi, bet, palielam droši vien Stable Diffusions apakšā stāv. Jā. Viņi tā kā atkal taisa, viņi tieši ir nofokusējušies uz dizaineriem radošajiem, ar visu estētiku, ar visu, viņu autori ir dizaineri. Un tur ir atkal kaut kāds realistisks lietas, un tāds fotošūtas tur var taisīt labāk, man liekas. Tad ir, protams, visādi kaut kādi tekstu lietas, kas man patīk kodu, tur taisīt tekstu, viņš tāds vairāk ir mīkstāks tāds, tā kā ar analogo filmiņu fočēt, nevis ChatGPT tāds sterilāks, kad vajag tekstus rakstīt. Jā. Un, visādi, kā arī, Grammarly, kas ir vai nav, vai jāsniedz, bet man ļoti patīk. Jā. Tad man patīk, es nesen sāku lietot to Whisperflow, kas ir tikai, tādā ziņas. Tas nav īsti ar dizains, vienkārši man patīk, ka viņš beidzot ir tā kā izdara to, ko es būtu sagaidījis no Siri, laikam, vienkārši. Jo viņš latviski ļoti labi saprot, angliski ļoti, tās, bet principi, protams, tur kaut kāds tā kā native, kas ir iebūvēts Adobe pakā arī, uz kaut kādām konkrētām lietām, bieži vien tev ir vieglāk uzģenerēt, piemēram, bildi Midjourneyā, konkrētu detaļu, palūgt, lai ChatGPT pielabo, jo cirēs tā, ka tu Midjourneys viņi nevar viņu pateikt, tā ka 9% viss labi, bet tur, nezinu, šitā riepa ir galīgi ģeometriski neprecīzi, tad tu izkopē to daļu, palūdzu ChatGPT tikai šito sakārtot, Photoshopā saliec to kopā, un tad vēl kaut kādu vienu mazu līniju palūdzu, lai viņš ar to native ģeneratoru tur vienkārši novāc kaut kādu sīkumu. Un tad, nezinu, Magnifica upscale arī uzliec viņam virsū to realitātes sajūtu, kur kaut viņš iedod tādas foršas faktūras, un tad ir kaut kas tur, un tas beigās tāds steks, kur tu staigā šurp turp, un kaut kur vajag, kaut kur nevajag, katrs kaut ko dara labāk. Un katram visu laiku nāk, kad bezgalīgi update ārā, un tad tikai ķeries līdz tam gritenim. Bet jau ar tiem, ka šis tāds basics, man liekas, jau ar tiem tu tā kā netiec līdz visiem updateiem. Un tā, kad vēl visu laiku kaut kas iznāk jauns, es video vispār tik minimālās nocitēs, bet tur jau vēl visu pasaules skaņai, kas, tur tas ir Eleven Labs, ko mēs izmantojam, kad vajag, jā, tas laikam, kaut kāds vēl tur, nezinu, captions uzliek, kas ir tāds, tas. Podcastu kontekstā jūs izmantojat mākslīgo intelektu? Miks kaut ko izmanto, jā, bet es nezinu, ko. Es tur esmu viņam uzticējis, viņš pats, ko viņš kaut ko ņem nost skaņas, lai tā kā to
kādreiz bija labs tas Adobe Enhancer, bet es nezinu, vai viņš to tagad vēl izmanto. Un tagad viņš, man liekas, bišķiņ... Novecojis, jā. Bet nenovecojis, viņš palicis kaut kāds pēdējā update, man liekas, ir novaduši pie viņa pie tā, kad tev laižot cauri skaņu ļoti bieži, ja sevišķi ir kaut kāda blakus trokšņa diezgan daudz, viņš robotizē to balsa brīžiem, un tad tu klausos, un liekas... No, jā. Jā, bet to es nezinu, to es jāparunā ar Miku, kas mums to filmē. Nu, tas ir attiecībā uz dizainu. Un tad tu vienkārši eksperimentē kaut kādiem, kas neatiecās uz darbu. Tur, nu tā, visām šo replitu un tiem, kas ir vairāk jau. Cik daudz tā es eksperimentēju, ko mēģināju uzbūvēt? Es kaut ko esmu, un tad sadaros to, ka man kaitina, ka es nevaru dabūt to, ko esmu tieši iedomājis, un tev vienmēr tas, nu, tu gribi tā, nevis, man liekas, varbūt ir vieglāk, ja tev vispār nav nekāds backgrounds. Tad vienkārši, nu, ko man iedod, par to esmu pateicīgs. Bet ja es jau izdomāju, kā es gribu, un tad man nesanāk ar trešo piegājienu, tad vienkārši, labi, satais pats, un es, nu, protams, ka tu vari izkost, ja caur tieši vakar lasīju kaut Džeiru jūs filmējis, tur kaut kādu reklāmu, priekš NBA finals, tur, kur tāds, tas kaut kāds, tad es lasīju to blogu, kā viņš to uztaisīs, viņš teica, viņš bija priekš 15, nu, plus mīnus 15 video kadriem, aptuveni 300-400 promptus taisīs. Un tad saprotu, nebija arī tā, ka viņš ir 45 uztaisīja 15. Tas bija pietiekami daudz, tu tur vēl mocies. Un patiesībā diezgan daudz naudas arī nodedzināja, tā padomā. Jā, un tas tā kā, tu visu to var izdarīt, ja tu vienkārši drusciņi tikai ķeries klāt un nepanodies pie pirmā. Un, nu tā, es arī no dizaineriem esmu dzirdējis, tur jau nav reāli tur problēmas, bet tu, kā paņemies 50 reizes, vairs nav, tu jau atrod. Ja tos, nu tā kā tev rakstīts jau uz džemperu. Practice make better. Tā tur arī ir ļoti, ļoti daudz. Un tad beigās to final touch to vēl izdara pats ar roku. Jā. Ja tu skaties uz savu komandu, cik viņi ir native visā tajā iekšā un cik daudz katrs no viņiem lien iekšā tajā. Nu, ja neskait varbūt kaut kādas basic lietas. Tādā Dažādi ļoti. Dažādi, jā? Dažādi, jā. Nu, kādi ļoti pēta un dziļiet, un kāda kaut kur tu vēl jūti to pretestību, un tādu šaubas, un to piesardzību. Un ļoti dažādi. Un tas, man liekas, vispār tie mūsu nozarē ļoti ir tādi, kas ir rītīgi, ir ar karogu iet un roku visu, ko izrakt, un kādi, kas ir kā šaubīgi, kā vairākas liecās jā, bet vēl šaubās, cits šaubās, bet liecās ne, un tad ir tādi, ka vispār ne, un tur viss spektrs ir. Bet daudz vēl baidās ļoti, es domāju. Bet iekšā aģentūrā jums studijā, jums ir kaut kādi framework vai workflow, nu, kurus tā kā, nē, šādi mēs darām, tagad mēs tā strādāsim, ka mēs izmantojam, nezinu, tur Midjourney vai vēl kaut ko, vai arī tu neuzliec, ne? Nu, tas, ka mēs vienkārši izmantojam, tas ir tas, kad ir, es saprotu bažas, es saprotu, ka daudz kas nav skaidrs, es saprotu, ka tur ir miljonas lietas, par kurām mēs varam runāt, bet tad mēs vienkārši sēdēsim un runāsim 2 gadus, kamēr tas viss būs aizgājis. Vienkārši tu ņem dari un visu. Un tad, nu, kādam ir pretestība lielāk, kādam mazāk, bet vienkārši ir jādara. Un tas tik ātri mainās, ka nav tāds konkrēts, nezinu, standarta procedūra, ka mēs darām šo soļus. Tā nav vairāk vienkārši, vai tu cross-check, ko pamēģini to. Tad līdz vēl pārējiem, kas strādā, kas nestrādā. Ar klientiem jūsējiem, ņemot vērā, ka viņi ir lieli, tur ir kaut kāds dažādiem noteikti materiāliem, neskaitot tikai grafisko daļu, ir kaut kāda tā sajūta, kad viņi par to sāk domāt, un vai jūs arī paši kaut ko piedāvājat un darat, vai arī tomēr pagaidām tas tāds... Jā, mēs esam uztaisījuši jau pāris gadus apakaļ, kas tagad updateot, ka tev ir uzņēmums, kas līdz šim izmantoja visādi stock images un meklēja lika prezentācijās, tu viņam iedod konkrētu prompt struktūru, pasaka, ka tev tagad būs tavs digitālais stock fotogrāfs, bet tev ir vismaz nevis tur 17 bildes katrs savā stilistikā, bet viņas viss ir ar vienu fotoaparātu nofotografēts vienā estētikā, un tur vienkārši tu maini to priekšmetu, kuru tu attēlo, nevis tur lēcu, kameru, estētiku un tonalitāti. Tad viņam iedod tādu parādu, kur ir pirmie piemēri, un tā kā ej uz priekšu. Bet tas jau bija pirms 2 gadiem, un tas piemēram pat varētu tagad, tas bija vēl, kad Discordā vajadzēja Midjourney jau izteikt. Tas bija tad. Un tad mums bija tikko arī klients, kur mēs tā kā sadalām atsevišķi
zīmola vadlīnijās fotostilistiku un ģenerētā attēla stilistiku. Tev pat ir tāds jauns kategorija brandbookā, kur tu runā par to, kā izmanto ģenerēts attēls, un tu viņus iekļaujas vai komunikācija apzināti. Un tad arī tur pasaka, kas ir tas princips, kurš nedrīkst izmantot, kurus instrumentus. Ja tu skaties tādā 5 gadē vispār uz nākotni, kur būs mūsu industrija, kur būs dizaina industrija? Jā, esmu 5 gadus, es vispār man nav jausmas. Tas viss jau tik ļoti mainās. Tu ir kaut kas, ko tu vari tā kā mentāli aizstiept, kas tev liekas loģiski, un tad sapratu, tas tā kā, tur var aiziet tā, ja mēs loģiski domājam, bet ja vienā brīdī tiešām tas tā kā aiziet tādā progresijā, ko tu vairs nevar ar prātu apspriest, tad tur tas labi, es vienkārši gaidu. Un tad es saprotu, to es tāpat nevaru ietekmēt. Vienīgais, kas var ietekmēt, ir sekot līdz tam, kas notiek, tā samplēt no visa un saprast, ko var izmantot tagad, jo kas būs pēc 2 gadiem vai 5 vispār, tā kā vispār nav nejausmas. Mēs kā profesija būsim? Es domāju, ka profesija kā tāda mainīsies, tas, ko tu dari. Es domāju, tad, kad es pirms 5 gadiem pašā strādāju Adobe kaut kādos instrumentos, jau tagad tu izmanto Figma vairāk nekā Illustratoru, un tad vēl pēc 2, kas tur būs, nav nejausmas. Un man liekas, tas ir ok, tev ir jābūt atvērtam, un tu nedrīkst vienkārši iesīkstēt. Man liekas, super laiks neiečīkstēt, jo vismaz manā vecumā, kas man ir 14, jā. Tad tu vari vienkārši sāc tā lēnām, jo tu visu jau zini, jau neizmanto kaut ko citu, tikai čīksti, ka kādreiz bija labāk. Tagad ir tā ka viss ir tā kā even, tu neviens nav priekšā nevienam, mēs visi atkal esam tā kā 0 punktā, vai tev ir 20 vai 40 vai 16, mēs esam 0 punktā, un tā kā mēs visi mācāmies tos rīks no jauna. Man liekas kolosāls. Un visi ir tā kā, ok, 20 gadniekam ir vairāk laiks nekā man. Tas ir viņa pluss, bet citādāk nav tā, ka tā kā... Bet viņi iztaisīs ietspiedē, un tagad ir Photoshops, un visi ties ietspiedz džeki var vienkārši tā kā, bija tā, tagad nav, visi neko darīt. Vienkārši visi mācās pa jaunumu noteikumus. Tev ir Rīgas zīmols, un jūs taisat dažādas produktus, dažādās sadarbībās. Kāds skaties uz nākotni, vai mēs fiziskas lietas vērtēsim augstāk kā tagad, vai tomēr tas arī paliks kā tāda sekundāra lieta un mūsu dzīve pārvērtīsies vairāk tādā digitālā kaut kādā simulācijā. Labi, tas beigs. Jā, man nav laikam noformulēts viedoklis par to tādā sabiedrības līmenī. Kas būs, un ko, nezinu, es pieņemu, ka ir jau cilvēki, kas novērtē vairāk vispār digitālo un visu klātbūtni, kādu vēl, kam bija, es nezinu, kurš to teica, bet to, kad nākotni jau ir šeit, bet viņi nav vienmērīgi sadalīti. Un es domāju, tā arī ir, ka tu vari aizbraukt uz, nezinu, Jēkabpili un parunāt ar kaut kādu Kārli no Jēkabpils, un viņam ir viena realitāte, un tad tu vari aizbraukt kādu, nezinu, no metropoliem, kur viss ir digitāls un tokenizēts, un tā kā viņam ir cita, un viņi ir tik, tā kā dzīvo vienā laikā, bet vienkārši citās dekādēs vispār, un citas vērtības, un es nedomāju, ka viss arī tik ātri būs tā, ka visiem tagad viss būs momentāli, un tur mēs vienkārši dzīvojam tādā burbulī, kad viss ir AI, daudz jau vispār tur ir dzirdējuši par to, kaut ko ziņās, tur pamēģinājuši 3 klikšķus, un tas arī viss. Vai klientam rūp, kas ir AI, nav AI, kas ir tur cilvēka radīts, vai vienkārši rūp labus produktus un pietiekam ātri? Gan. Es domāju, ja tu vari to AI izmantot tā, lai tas tev, nezinu, nav acīm jāpārlec pāri tai barjerai, ka tas ir tomēr ģenerēts attēls, un tu vari to iekļaut tik plūstoši, ka neviens to nevar pamanīt, pateikt, ka tā fotografija vai ģenerēts, tad nav. Ja tu vienkārši gribi izstāstīt stāstu, un kā to izstāstu stāstu kādiem līdzekļiem, tas jau ir... Ja tas ir labs stāsts, tas ir labs stāsts. Jā, labs stāsts, tomēr prezentācija. Un tev jāapstāst reiz, kur jūsu zīmols izskatīsies pēc zīmola upgrade šādi. Tu izstāst to stāstu, viņu var dažādās estētikās stāstīt, un tad tu bieži vien
izmantoja vienkāršāku estētiku, jo tas bija tas, ko tu individuāli kā dizainers varēja dabūt gatavu uz ceturtdienas rītu. Bet tagad tu vari dabūt ļoti daudz estētikas, tā kā izvēlēs, kur tu gribi un iemācies tos rīkus. Un tev vairs nav tāds, bet galvenais, ka tas stāsts sēž pirmais kadrs ar pēdējo un pa vidu viss tur ir kopā. Es domāju, tas. Un tad ir, protams, ir klienti, kas saka, let's go, un tā kā AI ir tieši tas, ko vajag maucam, un tad ir tāda, kur tā kā nezinu, ko viņam par to just. Tur viss spektrs. Un tas ir, man liekas, visiem. Es tā kā... Tam es piekrītu. Es vēl aizdomājos, ja jau mums ir tā, ka mūsu instrumenti ir atkarīgi, un viņa outputs atkarīgs no mūsu prompta, bet savā vairumā no tur svāru sadalījuma difūzijas modelī un no ievaddatiem. Kāds stils varētu atnākt atpakaļ? Man vienkārši šaujas prātā kaut kāda kruzuļainie renesanses laika ģērboņi vai baroku laika kaut kāds tāds prikals, kur nav tik daudz digitālu datu, vai kas varētu būt nākamais jaunais trends, jo mēs cik gadus jau dzīvojam minimālismā pateicoties Apple'am, un man liekas, jau visi ir aizgājuši maks minimalistiski. Minimālisms beidzies. Tas skaidrs. Minimālisms ir viss tā dekāda vai 3 dekādas ir tas ir done. Nāk atpakaļ daudz nostalģija, dekorācijas skaistums, kas bija vienmēr jābūt super lakonis praksis. Skaistums 80. Tur viss. Tas nāk atpakaļ un tam visam pāri nāk tāds sci-fi, nezinu, vēl. Kiberpunks, tu paņem kaut kādu baroka un renesanses, ko, nezinu, vecmeistaru eļas gleznu un uzliec viņai virsū, tas, ko Banksijs darīja ar trafaretiem, tagad tu, principā, tas pats modelis, viņš paņēma vecas gleznas un kaut ko uzpūt virsū ar savu laiku iezīmi, bet tas bija viss ar roku un tāda māksla, bet estētiski tas pats, es domāju, notiks daudz, kur tu paņem vecs nostalģisks referents un pārliec viņu mūsdienīgi. Tikko ir tas Vacation Ink, tāds kosmētikas brands. Viņi paņēmuši vispār visu to veco kataloga TV šopa estētiku ar visu to 70, 80 gadu tādu cukuroto, un tur nav nekāds minimālisms vispār. Un tas ir vēl pirms tas vienkārši tāda vesela līnija, ka tu ej atpakaļ uz to, un tad tu vēl uzliec tam savu twistu kaut kādu pāri, un tur iemiksē un rada jauns kaut kāds estētikas. Jā, bet minimālisms tur tikko Airbnb izlaid savus jauno update, tur viss ikonas ir 3D kaut kāds, tāds tā kā momentāli aizgāja, tā kā visi tur vesels cilvēki vēl kārā savus Winamp player screenshots un vēl es saka, vai tur, es nezinu, kā es par to jūtos, un nav tā, ka es tā kā baigi ilgotos pēc tās estētikas, bet... Nē, man mājaslapa arī izskatās šādu. Tas arī ir, kad tu gribi kaut kādu raksturu piešķirt, un tas tev ļauj izvēlēties daļu kādu raksturu, kādu tu gribi. Un ātri viņu reproducēt. Jā. Tādā ikdienas režīmē neskaidri darbu, kas ir vēl tie instrumenti, kurus tu izmanto un kur tev liekas ritīgi noderīgi. No AI tieši? Jā. Vai grāba lāpstari? Par tiem arī gribu pajautāt. Jā, par tiem es arī gribu pajautāt. Sākam ar AI un pēc tam es tā par gardeningu jautāšu. Nē, es, man liekas, nosaucu visu to, ko es izmantoju. Nav tāds, ko ārpus, nav arī nekas dzīve ārpus darba un mājām arī nekas cits nav. Tas man nav vēl. Tas ir cik hobi. Jā. Jo tu kaut kad, es nezinu, cik tas ir gads atpakaļ, TEDxā stāstīja, ko tev spārģeļa audzēšana vai ko tu audzēja, iemācīja par iPhone, tu teici, kas tad bija? Jā, kaut kas tāds bija. Bet man liekas, tagad vēl vairāk ir aktuāli nekā tad, kad tev ir viena roka, tev ir telefons un mākslīgais intelekts, un tad tu vari lāpst tur melnzemi, un tad tu saproti to realitātes abas puses. Nē, es atraucu tāds jau arī tā laptop, e-pasta rakstīšanas kultūra arī nav kas tāds, kurā gribās visu dzīvi. Tādi smukās telpās, MacBook klēpī vienkārši drukāt e-pastus, tas nav arī visi dzīves piepildījums, un tad tev aizbrauc mājās, saprot, ir lietas, kuras aug tik ilgi, cik viņai ir jāizaug, un tu viņu nevar uzģenerēt ātrāk.
vismaz mājas apstākļi. Un tur viss dzīves mācības tu vari dabūt tur dārzā par pacietību, ienaidu draugiem, dzīves grūtībām un priekiem tur viss ir. Un tāds ar vienu roku mākslīgais intelekts, ar otru roku tur ierocies zemē. Vai tu izmanto tos pašus GPT Gemini, lai palīdzētu augiem augt? Es kaut kādas slimības, ja tur nofočēs kaut kādu lāpa. Uzmest virsū tur. Tur var, tas kādreiz bija visādi ēpi, kur tu vari, kas bija apšaubāms kvalitātes, bet tagad tur kokam kaut kas noticis, tu nofotografē, pajautā, kas tas varētu būt. Tur tas tāds tavs asistents, kur tu vari pajautāt. Šis šķiet interesanti, ka tu minēji, tevi 7 cilvēku tīmā, vairāk ir grūti atrast, nav skaidrs, kur viņus dabūt un tam līdzīgi. Tu minēji, ka 16 gadniekiem ir plus mīnus viņi tādā pašā playing fieldā kā tu. Jā, viņiem nav tur a shitload of experience, bet then again, ja viņš māk zīmēt, viņš māk saskatīt, viņam ir gaumi, viņam piemīt, tad ar instrumentiem rokās, jūs esat vienādā playing fieldā, vienīgais, viņam vēl nav reputācijas. Man ir tāda hipotēze, ka šo te radošo dizaina, kreatīvo cilvēku paliks mazāk nekā bija, jo kāpēc? Tāpēc, ka jūs, tagad minēju, jūs sešutā, tagad varat ātrāk darīt lietas un ir fine. Mums nevajag outsourcēt junior cilvēkiem un tam līdzīgi. Un kādiem skilliem ir jābūt jaunam cilvēkam, lai viņš spētu konkurēt ar tevi mūsdienās. Un, ja viņš nevar, tad viņš ir zem mediocre, tad ar ko viņam nodarboties? Ar ko nodarboties vidusskolēm, kas nezina, par ko viņš grib kļūt? Man liekas, kad radoši cilvēki nepaliks mazāk, man šķiet, kad cilvēki, kas sēdēja birojos un darīja darbu, kas viņam besīja, ja viņam īstenībā ir tagad ideja, ka viņš varētu darīt kaut ko, kas viņam patīk, viņš var kļūt radoši un to savu. Īstenībā man liekas, ka radošums daudziem cilvēkiem iekšā ir, bet dzīve viņu piespiedus strādāt kaut kādā starptautisku uzņēmumu menedžera pozīcijā vai whatever. Bet īstenībā, ja tu pasties, ko viņš darīs ir skolā, viņam tur piezīmēts kladas ar visādiem ķēziņiem. Vizuālās mākslas olimpiādē 1. vieta. Nē, pat ne tā. Es domāju, vienkārši viņam bija idejas, bet viņš nekad nebija varbūt zīmēšanā labs. Bet viņš īstenībā, viņš neies obligāti tur par radošo direktoru reklāmas aģentūru. Viņš vienkārši, tirgo siltumnīcas. Bet idejas viņam ir, kā viņam ir sapratni, kādā estētikā viņš, kādā auditorija runāt, vai teikt labdien vai čau. Tā kā visi intuitīvi ir, bet viņš nesāks nekad tagad ietur pasūtīt identitātes par 11,000 taisīt stratēģijas, tur maksāt sociālo mēdīju cilvēkiem par komunikāciju, un tas nekad nenotiks. Bet tagad ar visu šo viņš, pagaida, kur es varu visu to savu mini komplektu setapot ar sievu mājās divatā un tā kā pamēģināt, vai tas vispār aizies. Moši aiziet. Un es domāju, viņš ir beigās radošāks un viņš ir darītājs. Es domāju, ka galvenais, kas ir, tev jābūt ir darītājiem, un tu nevari vairs būt ķēdes posms, kuram nav tas skin in the game. Tāds tipu radošais. Es uzzīmēju, ko man palūdz, un visi man neinteresē, vai tas tirgojās, vai kādam to vajag, vai tas uzrunā auditoriju, vai to beigās var pārdot, cik dārgi to var saražot. Man tas neinteresē, es vienkārši gribu būt radošais. Un tad tas uzņēmējs tur mocās beigās ar to tā kā visu. Bet tagad, tu principā pats izdomā, pats uzred un pats aizēj un mēģina notirgot. Ja tas builder type, tu vari arī to radošumu ļoti labi tik, cik tev vajag dabūt klāt. Es domāju, tādi riktīgi, kas ir radošie mākslinieki sirdī, viņi tie darīs mākslu, kas ir atraut no tā komerciālā, un tad tu vienkārši ej iekšā mākslā un dari kaut ko. Ko atšķirās dizains no mākslas? Viens ir tā kā be useful, tad kategorijā tu vienkārši esi noderīgs, un otrs ir, tev ir kaut kāds vēstījums, ko tu gribi pateikt. Protams, tur viss in between ir visas iespējamās gradācijas, ka tu vari arī būt izpausties caur
komerciāli kaut kādu kanālu, tas jau, protams, tur ir arī tā komponenta, bet primāri dizains ir kalpo kaut kādam kopējam organismam, sistēmai, un viņš nav pašpietiekams. Viņš veids funkciju kaut kādu nocīt pārdot. Mākslinieks arī teiks, ka māksla veids kaut kādu funkciju, emocijas, kaut ko stāstu, bet tas citādi, viņš ir vienkārši tev ir kaut kas, ko tu ir neapsvaram vēlme izpaust sabiedrībai par kaut ko un pievērst uzmanību. Un skaidrs, ka tu vari to arī iepīt dizainā un kaut kādi jau ar savu estētiku, tu jau kaut ko komunicē par tām vērtībām, kuras tev ir svarīgas, grib to vai negrib, bet savā uzdevumā tev atnāk viens uzņēmējs, saka, man vajag tur, nezinu, uzlikt uz busiņiem kaut ko ļoti praktisku un skaidru, man konkurence ir sarkans un zeltens, tātad es būšu tāds, un tā, ka vienkārši paņem un uztais, un man vienalga, ka tev liekas, ka jau tā krāsa ir pasaulē labākā, un vajadzētu visu braukāt visiem ar tādu tipu busiņiem, jo tur, nezinu, tā kā vienkārši aizmirst, mums ir tāda busiņa, tādas limitācijas, tu vari palīdzēt vai nevar. Un tad ir mākslinieks, viņš saka, nē, tā kā ja es daru, tā es uz savu tur. Kā es daru, un man tur viss ir tā, kā vajag, jo tur ir katrai lietai ir nozīme, un tu jau varbūt arī tas mīkslis, tu varbūt, kur tu vari apvienot tos, un tad ideāli tur, cits varbūt negrib to biznesu, cits grib, angliski tas vārds tie builders, kas ir, tas nav īsti uzņēmējs obligāti, kas ir tāds tā kā riktīgs tur, bet tas ir to uzņēmēja. Uzņēmīgais. Bet tur ir arī tā biznesa kaut kāda. Es domāju, tas ir tas mūsu laika Michelangelo un Da Vinci. Tev ir blank canvas, un te, kad dari, tur strādāt viens no laukiem, tur strādāt ar 5 cilvēku komandu, 5000 komandu, te uzbūvē pilnībā, ko tu gribi. Strādā analogi, digitāli, kā vien gribi. Tā kā, as long tev ir gada beigās bilants pozitīva. Kā varētu ieaudzināt? Kas ir jāizdara, lai no radīšanas hobija līmenī spētu radīt tā, lai pabarotu sevi un bērnus? Kas ir jādara? Ja, drīzāk kā ieaudzināt šo domāšanu. Vienkārši ir jaunāki brālēni māsītes un brālis, kam viņi ir ļoti talantīgi cilvēki, bet un es kā vecākai, mums ir diezgan liela starpība, un es ar viņu vecākiem parunāju, un viņi tiešā formā pajautā, kurā virzienā viņiem pamēģināt atrast intereses, lai viņi spētu izdzīvot, nevis vienkārši eksistēt, un man nav šīs atbildes, man ir pretjautājums, kas viņiem patīk. Tātad, kas par ko viņiem ir pašas? Es domāju, tev ir intereses, un tu gribi kaut kāds izsaukums, tad jau es domāju, tur ir jebkuru lietu, tu vari, es domāju, tās lielāka problēma ir, ja nav tās intereses, un tu saka, kāda to, bet tas ir tā kā virs man pay grade saprast, kā radīt intereses cilvēkiem un zināt, kā ar. Un es labprāt to zināt, bet es nezinu. Man ir vienmēr bijis tā doma, ka tev ir jāmēģina. Jo tu nezini, kamēr tu nemēģini. Tu nezini, kas tev garšo, kamēr tu neesi pagaršojis. Un līdzīgi šķiet ar interesēm, bet tas jau arī ar maziem bērniem tas ir relatīvi tur vienkārši, tu vienkārši ved uz pulciņu, viņam nav variantu. Mm-hmm. Šodien tu ej uz vingrošanu, nepatika, ok, šodien tu ej uz judo, nepatika, labi, basketbols patika, 3 mēnešus tur nepatika, volejbols. Un kaut kādā posmā, kad viņam ir, nezinu, 13, 14, viņš saka, es vairs negribu tevi, vajag piešēpot un pateikt, ne, tagad tu dari, lai attīstītos un vienkārši nebūtu sliktāk raudā. Jā, es vienkārši domāju, ka tev aug. Vienkārši nesen sanāca parunāt ar daudz svešiem bērniem, kas... Izklausās labi. Nē, izklausās īstenībā diezgan, pareizāk tas, ko es no viņiem saņemu, ir diezgan tāds depressive stuffs, jo, vienā mirklī es runāju ar super talantīgiem, nosīp izlase. Tur no 3 valstīm, tur sēdo Junior Achievement Latvijas cilvēku, un viņi ir tie, kas grib darīt, un viņi nāk ar jautājumiem, proaktīviem jautājumiem, viņi tā kā nezinu, hackathon dalībnieki, viņiem ir idejas, un es viņiem varu palīdzēt. Es varu piemest pagals ugunskuram. Un tad kaut kad man pasauca runāt, un kaut ko mentorēt, pāris mēnešu apakaļ, pie
tādas kopējas sabiedrības izlases. Nu, tur nav tikai šie te proaktīvie, tur ir nosīt visi klases biedri. Un tur gan bija tāds, ka jau es pat nenojaušu, kā varētu palīdzēt tam cilvēkam atrast interesi, ja es viņam jautāju, kas tev patīk, viņš saka, es nezinu, es tāds, aizejot mājās, tu pēc skolas, ar ko tu nodarbojies, kas ir tas, kas tev patīk. Un viņam ģiņili nav šīs atbildes. Es tāds, labi, kādas spēles tu spēlē? Es nespēlēju spēles, es tāds, pagaidi, mēs atmetam arī šo, labi, kāds grāmatas tu lasi, es nelasu grāmatas. Labi, kas tev interesē, ko tiktu kā skaties? Jebko, kas man tur lec ārā. Man tāds, man nav tangible points, ko pajautāt un vilkt to stringi tālāk, lai mēģinātu saprast un iekustināt tās smadzenes. Jo es tur, nezinu, savā pārliecībā ticu, ka tev sanāks darīt labi to, kas tev patīk. Jā, varbūt tās tev ir jāpiemācās tur kaut kāds emotional intelligence, varbūt jāpiemācās kaut kādu business skill, lai saprastu, ka es ar šo, kam es varu palīdzēt, tā kā Miķels teica, saprast auditoriju, kam labdien, kam čau, kam what's up. Un tajā mirklī tas arī ir kaut kāds skills, tas ir tas uzņēmības skills, tas ir skills pajautāt naudu, spēt saprast, ka, hei, man šeit aizgāja 40 stundas, es esmu jauns, tātad es nevaru prasīt vairāk pa 15 eirikiem stundā, kādā veidā man šim te pieaugušajiem pateikt, man vajag, vai mēs varam 3 maksājumos sadalīt šo šādi, tāpēc, ka man arī no kaut kā jādzīvo, un es izdarīju labu darbiņu. Bet šis te viss negotiation skill jāpiemācās. Un man vienkārši prātā palika tāds, ka mēs esam superīgā pārmaiņu laikā, un iepriekšējais bija Covidniekā, kur mēs ļoti daudz ko iemācījāmies. Tagad mums ir jāiz nāk, ir klātesoši, tepat gaisā virmo. Un tad ir tāds, kā labi, mums nedzimst tik daudz bērnu kā kādreiz, un skolās nemācās tik daudz bērnu kā kādreiz, un tur cietumos nesēž tik daudz kā kādreiz. Bet kā izdarīt tā, lai šis te negatīvo lietu skaitlis sarūka vēl un veidojas aizvien vairāk mazo tīmu, kas palīdz viens otram. Jo ekonomikā, jo ātrāk kustās naudiņa pa labi, pa kreisi, jo visiem ir lielāks prieks, jo vairāk nodokļu nomaksājot, jo visiem ir lielāks algas. Tāpēc, ja mums ir 6 cilvēku komanda, jums ir 6 cilvēku komanda, tur pa lielam aiz tādiem maziem tīmiem arī stāv tādas ātras pievienotās vērtības piegādāšana. Kā šo iemācīt? Jauniešiem. Jā. Ne tikai, bet arī, kur tas... Es domāju, papildinot to, ko tu saki, viens ir pamēģināt, un otrs arī, ka tev ir kāds, kurš tev piespiež tikt pār tam pirmiem, ka tev apnīk. Jo jebkurai lietai, tāpēc tā pirmā 3 mēnešiem, jebkurā lietā tev jau nāk pirmās grūtības, un ja man būtu bijis teikšana, es taču nebūtu spēlējis, sportā, tad, kad visi čomi gāja kaut ko citu darīt, bet tev vienkārši vecāki teica, nē, tur tā kā mēs esam apņēmušies, tu iesi, un tu vienkārši ej arī, ka tu nejūties. Un tad, kad man ir 40 gadi, esmu priecīgs, ka nebija tā, kā es gribēju, pēc savām sajūtām, ka tev teica, tu izēji līdz galam, un tad tu saproti tikai atskatoties, ka tas bija gudri. Bet daudz lietas jau vienkārši tu netīšām uzkūp kaut kam virsū dzīvē, un tur tas nav tā ļoti sarežģīta zinātne, kas nav ar dizainu nekādā veidā tiešā saistīts, ko tu atceries no bērnības, kurš tev, nezinu, es varu atceries, man zīmēšanas skolotājs vienreiz pateica, ka tev labi sanāk, es to atceros tagad 30 gadus vēlāk, un tā kā iespējams tādēļ es pamēģināju vēlreiz, un tad varbūt tādēļ, ka esmu strādāju ar dizainu, tā kā kurš to zina, bet tā kā, un nezinu, korī man vienreiz pateica, ka tev nevajag dziedāt, un tā man visu mūžu neesmu nekad dziedājis, jo vien kaut kāds skolotāji stulba izdomāja, ka tā kā vajag pateikt šitam, ka viņš nemā, tāds viens mikro lieta pa labi vai pa kreisi, tev var ievirzīt 40 gadus, un kura tā būs, fig viņi zina, tev jau gan ka skolotāji daudz teica, gan labi, gan sliktas lietas, kuru tu uztvēri sev, un iesaist sevi iekšā. Es nezinu, vai tu vari nokontrolēt. Tur ir kaut kāds, vide, kuru tev varbūt vienkārši var laba augsne vai sūdīga augsne, un to tu vari kontrolēt, bet kuru sēklu izaugs, es nezinu. Es tiešām nezinu, tas ir
kā dabūt ziņkāri bērnos iekšā un jauniešos, ka viņiem kaut ko gribās, kaut kas interesē, tas ir tā kā eksistenciāls jautājums. Tā ir tomēr pieaugušu atbildība. Bet atbildība tajā līmenī, kad, piemēram, bērnam tas, ko arī Miķels teica, ka tu piespied pārlikt pāri tā lietai, kurā mirklī tev liekas, nē, šis to negribu, man nepatīk. Un ka tu neļauj vienkārši iet pēc principa, es gribu, es negribu. Jā, mēs runājam par sportu. Man šeit vienalga, kur sporta izvēlas, bet tev jāiet sportā. Nu, tas var būt volejbols, futbols, basketbols, whatever, bet tad, kad mēs izvēlamies vienu, un tu ej tanī tagad tos 10+ gadus, un tā kā, nu, ja tu nav plāns audzināt profesionālu sportistu, tu vienkārši cilvēku, kurš iemācās disciplīnu, komandas darbu, kaut kādu autoritāti no treniņa, atbildību, rezultātu, prieku un bēdas, tā, ka tu vari dabūt jebkurā. Bet vienkārši tā kā ej un dari, un tu tur kā vecāks nosamplēt viņam. Viņš jau nezina, ja, ka tur ir tāda sporta veida, vai kur ir kaut cik sakarīgi, nu, tik daudz, bet kāds attiecās uz dizainu, un savu karjeras izvēli, varbūt, ka tu vari vienkārši, kas man liekas forši universitātēs, lai gan tur daudz, kas ir slikti, bet kas man patīk, ka tev ir kaut kāds noslēgts laika posms, kurā tu vari brīvi vienkārši samplēt lietas, un tev nav jāpārvērš tas obligāti uzreiz produktā, biznesā. Tev ir tāds atļautais 4 gadi, kad tev vienkārši māca visādas estētikas, visādas tehnikas, visādas skolotājs. Tu vienkārši, ja tu esi izvēlējies kaut cik sakarīgu universitāti, kur nemēģini tev uzspiest vienu skolu ar domu, nu, kas ir citreiz, ja tur aizbrauc uz to pilsētu, vai valsti, tur tikai dizaina tradīcija ir tāda, viņi māca tikai to un vispārējais slikti, bet tu aizved uz tādu, kas, manuprāt, sakarīgi, ka tev iedod plašu klāstu. Un tev 4 gadi vienkārši, izrādās, var zīmēt ar zīmulu, ogli, vakumu, visu, nu tad, ko tu zīmēs, beigās vēl tev ir. Tad, kad tev sākās klientdarbs, tad jau tu vairs nevari, nu, vai nu tu savu brīvā laika, vai klienta laika, un tā kā, kur tu to mācīsies, skolāts ir, tā kā, un tad tur kaut kā tas, ko tu saki, ja pamēģini visu kaut kādus, visu kaut ko pagaršot no tā, ko var izdarīt. Bet, lai tev vispār gribētos kaut ko darīt, varbūt tur ir tas, ka tev ir vienkārši vajag sakarīgu piemēru vai kādu, kurš pavēlk līdzi. Kā tu ej uz zālīti, viens pats tev tā, vai es esmu divatā, tad saka, nu, davai, nu, ejam, un viens jūtās, viens nejūtās, kādreiz abi jūtās, kādreiz tā kā, un tad ir tajos zemajos punktos tev ir kāds, kurš tevi pavēlk līdzi, un tad jūs 2, 3, viens otru pavēlkt līdzi. Un saka, nu, tur, nu, daram, nu, tad, nu, labi, daram tikai tādēļ, ka sarunājām, lai gan nejūtās, un tad tur. Es to, ko tu stāsti, no vienas puses piekrīt, no otras puses es sadzirdēju, kā iemācīt tātad pieaugušiem idejas, ka būtu jāiemāc jaunietim relatīvi agrā vecumā nelielu grupu darba nozīmīgums. Arī? Jā. Jo man skolā teica, ja jūs rakstīsiet kontroldarbu 2, dalīšu atzīmu uz abiem. Jā, bet īstenībā vajadzēs pretēji. Rakstat, tā kā. Jā, ķipa rakstat rietā, un dabūjiet labāko, kas ir. Lai gan ir arī kaut kas tanī, kad ir labs rezultāts, un vienmēr var arī notreisot atpakaļ, kurš ir atbildīgs. Un tad, kad ir vidējs, tad ir tā kā grupas darbs un komisija. Kaut kas tur ir arī tanī. Es domāju, tur ir, varbūt tas ir kaut kāds atšķirības starp 3 vai 30 vai 3, es nezinu tur, bet kaut kas ir arī tanī, kur es neticu līdz galam tam demokrātiskajam, iesaistam visus un taisam darba grupas un tā tur ir. Jā, totāli nepiekrīt arī šim. It īpaši demokrātiskajam, it īpaši, ka jābūt pārstāvniecībai no visiem. Jā, bet 2, 3, kaut kādos jau akceleratoros pat nepieņem founderi, viņš tikai viens uzņēmuma obligāti jābūt. Mēs hackatonos nelaižam komandas cauri, ja cilvēks viens. Jā, ka kaut kas tur, bet ja tev būtu pēkšņi 6, uzreiz intuitīvi liekas ļoti sketčīgi. Tā kā, bet tiešām tur visiem, ko darīt, nezinu. Ne, nu darīt varbūt būtu ko, bet jautājums, kas notiks pēc tam, kad patiešām būs jāsāk darīt. Nu jā, domāju, tādā core, tev 3 cilvēki, 2, nu tā. Es atceros to pa klasisko 3H. Hacker, hipster un hustler. Hustlers selo, hackers bildo, hipsters vienmēr atrod citu perspektīvu un skatījumu uz to. Un tas viss varbūt arī 2 cilvēkos, varbūt 4 cilvēkos, un ka tas pārklājās, bet tās 3 lomas ir pa lielam, ja tu noklāji, tad būs vaini. Nu, tev bija jautājums,
Asketiks taisa, relatīvi tur daudz lietas, par kurām es, piemēram, tur nezinu. Es nezinu, no kā sastāv tur zīmola stratēģija. Es zinu, no kā aptuveni sastāv 16 page brandbooks. Es nezinu, no kā sastāv 64 un vairāk. Bet izveidojot zīmolu, kaut vai, zini kā, pastāst man, no kā veidojas zīmols, tā kā no A līdz Z. Piemēram, pat ja man nav nosaukums, es tev varu pateikt, man ir custom software development uzņēmums, šobrīd viņa nosaukums ir Siešmija, un mēs izstrādājam custom lietas pēc custom requirementiem. Kas ir, labi, nosaukumu mēs noskaidrojam, bet kam vēl jābūt, lai tas izaugtu par kaut kādu normālu brandu? Pirmkārt, jānošķir, vai tev ir jauns uzņēmums vai esošs. Tur pilnīgi atšķirīgas pieejas ir. Jo vienā tev jāstrādā ar esošu auditoriju, esošu kontekstu, esošiem konkurentiem, visu kaut ko esošu. Tur ir pilnīgi cita, daudz dārgāk. Tādēļ, ka tev ir jāizprot tas konteksts, lai tu nesavāri kaut kādas muļķības smukuma dēļ. Un tur ir visi jāizpēta, visi touchpointi. Un jaunam atkal pilnīgi citādāk tu vari uztaisīt kaut ko, un tu zini, pēc gada 2 mēs tāpat vēl tagad taisim saldējumus, pēc tam taisīsim sulas, tad vispār varbūt mums būs, fashion brands un tirgosim tikai stilīgs tēkāks, tu vēl nezini. Un tādēļ, ja mēs runājam par jaunu, tur arī iedalās, vai tu jau tā kā zini, ka tu ražos to, ja tev ir nopirkt dārgi iekārt, tev būs šis, un es vienkārši izdomāšu, kam pārdot to, vai tev ir tā kā tu saki, kas digitāls produkts, ka tu saki, es īsti to nezinu, ko mēs darīsim, varētu to, tas atkal atšķir visu. Bet tas vairāk ir uzņēmēji pusē izdomāt, bet tad, kad tu atnāc pie brandinga, tad pirmais, ar ko tu sāc, ir tā kā alfabētā, pirmais burts ir auditorija, tu saproti, kas ir tas cilvēku kopums, ar kuru es runāšu un kuram es centīšos būt labākā iespējamā izvēle šajā situācijā, kontekstā. Un tad tas ir tas, pēc kā tu ej vienmēr pēc atbildēm. Nezinu, vai mums jābūt tur jauneklīgiem vai vecmodīgiem, elitāriem vai demokrātiskiem, košiem vai melnbaltiem. Tu ej pie auditorijas, saki, es gribu viņus uzrunāt, vai es viņus uzrunāšu ar to vai to. Otrs, tu mēģini tad saprast, kas ir tavs produkts vispār. Un trešais, kas ir alternatīvās izvēles konkurenti un tā kategorija, kurā tu darbojies, un tad no tā 3 stūra tu vari saprast, kas tad ir tavs brands. Tādā vienkāršotā veidā tas ir zīmola stratēģijas uzdevums. Saprast, kas ir tu, kas ir tava autori un kas ir tavs konteksts. Un tad tur zem katrs no tiem tur ir daudz visādas lietas un vingrinājumi, ko var darīt, pozicionējums, zīmola personība, virsmērķis, viss kaut ko. Bet šis ir tas 3, ko tev jāsaprot, un tas ir, kurš iztulko tev gan dizainu, gan kādam jābūt produktam, gan kā tev kultūra jāveido uzņēmumā. Un tad ir kaut kādas lietas, kuras tu vari veidot, un kaut kāds jau turreiz intuitīvi, tu vienkārši esi, kā founders, varbūt ļoti specifisks. Un tad tu ņem vērā to, kad mazā uzņēmumā tas dibinātāju un vadītāju personība ir ļoti spēcīgs faktors. Jo tādā standarta teiktu, ka uzņēmumam vajadzēja būt neatkarīgam no tā, kāds būs CEO, jo viņš tāpat pēc laika aizies prom, tev jābūt uzņēmuma kultūrai kaut kādai, bet, realitāte jau tā, ja tur esam 5 cilvēki, no kuriem 3 ir dibinātāji, tad viņi ļoti izteikti ietekmē to noskaņu. Un to arī jāņem vērā. Un tad no tā tu mēģini to visu nodefinēt, lai tev būtu skaidrība, kas esam mēs, kas ir mūsu autori, kas ir mūsu konkurenti, kā mēs tad visā nopozicionējamies, lai tad to tu var iedot dizaineriem, un viņi var iztulkot to vizuāli. Un tad tu to iedod tekstu redaktoram, lai viņš to var iztulkot tekstuāli, to var iedot foto, video cilvēkiem, lai viņi var uzfilmēt, un tas visas lietas sakrīt, un viņas visas tam skatītājiem, klausiem, ka viņš saņem jebko no tā, viņš jūtās, ka viņi runā viens, nevis tur saraustīts, all over the place. Tas ir tas branding lielais uzdevums. Un dizains ir vienkārši vizuālā izpausme, un tad teksts ir tekstuālā, un tad var arī, tagad ir arī audio branding studijas, kas to, kā tam ir jāskan, un ir var arī smaržu piemeklēt, tā kā cik tu tur grib atvēzēties. Un cik tev svarīgi arī jā, tad, kad tev ir tā stratēģija vai pozicionējums vai platforma, vai kā vien to sauc, tas principā ir tā kā pamatnostādnes, kuras ir jāiztulko vizuāli. Tā, lai cilvēks, kurš redz gan vienu, gan otru, tā kā jā, tas tā kā ir paredzēts 16-gadīgam džekam, kuram dzīvē šobrīd interesē tas un tas, krūtis skaitās tas,
lēm skaitās tas, runā viņš tā, nerunā tā, kanāls izmanto to, neizmanto tos. Mēģina saprast to kodu un matricu, kurā tev jārunā ar savu to cilvēku. Un tad mēģina vizuāli to arī panākt. Un tad, vai tu to dari ar krāsām, tekstiem, fontiem, bildēm, whatever. Katram ir ļoti uzņēmumi atšķirīgs kaut kas, ko viņam vajag, vai ir ko software, fizisku saldējumus vai... Es iedomājos, cik tas laikam drīzāk skanēs kā jautājums. Cik svarīgi ir šim te grafiskajam un brand dizainam saskanēt ar pakalpojumu dizainu? Piemēram, tā kā vienu uzņēmumu ietvaros, vai cik man svarīgi ir, nezinu, man ir 30 cilvēki, cik man svarīgi ir white labelot kaut kādus tur WordPress loginus un nezinu, vai klientiem. Es vienkārši domāju no tāda viedokļa, ka ja es tur sniedzu pakalpojumu no A līdz Z, un es izdomāju, nezinu, visu pipeline, kam cilvēks iziet cauri, cik no svara ir paturēt ekosistēmā, kas ir mana zīmola ietvaros. Zīmols ir asociācija. Un jebkurā touchpointā tu sāc zemapziņā veidot asociāciju vai priekšstatu par to, kas tas uzņēmums ir vai nav. Un jebkurš touchpoints tev to ietekmē. Un tad ir jautājums, cik daudz viņš ietekmē, vai ir vērts tur ieguldīt resursus, vai tas ir pietiekami, vai tas atmaksāsies, bet mēs jebkuru lietu skanējam un mēģinam ielikt kaut kādā mentālā atvilknē, lai tev būtu kā cilvēkam skaidrs, ko ar to informāciju darīt. Apzināti, neapzināti nanosekundē to izdara. Tur, piemēram, tev ir nenostilots login loks ar kaut kādu tur, nezinu, random, generic kaut kādu logins, tas uzņēmums, tad viņš nav cool, viņi nesko līdzi, viņiem estētika tā nerūp, viņi vienkārši mauc kā ir, tā kā, atkarībā kādu tur sēriju viņi lieto, tā kā, tu ieies kaut kāds tur. Whatever. Viņi vienkārši dara savu projektu, viņiem vispārējais. Tad tu ieej kādā citā, un viņam viss ir atsimts, te viss ir tā kā, katra detaļa noslīpēta, vēl, nezinu, hovers uzdizainēts smuks pogai, un vēl tur, nezinu, kaut kāda maza animācija, baigi, tur viss tā kā noslīpēts, Un tas nav par identitāti, tas ir vienkārši, kādu branda asociāciju tu uzreiz zemapziņā ielies vienā vai otrā kastītī. Tu nevar to informāciju paturēt gaisā, tev viņu kaut kur jāieliek. Un tu tā ejot caur dzīvēs laiku, pats tā kā piekarina labelus klāt katrai lietai, ar kādu zīmotu tas saskries, un tad, kad tev jādod kaut kāds vērtējums vai jāstāst tālāk, vai tu izvēlies nestāstīt vispār neko, tad dar tādēļ, ka tu esi izveidojis mentālu bildi par konkrēto uzņēmumu vai brandu, un tad tu viņu vai izvēlies vai neizvēlies. Un beigās jau tas brandings ir par to, vai tu vēlies ar konkrēto lietu asociēties vai nē. Un to uzbūvē viss kopums, kas vien var būt, jebkurš touchpoints, kas ir. Kā vai mani draugi to lieto, vai kruti to cilvēku lieto, vai nekruti, vai jauni, vai vecēts ir dārgs, vai nē, kāda ir manas sociālpolitiskais uzstādījums un kāds pret to korelē. Tur ir milzīgi tā bilde, tu var ņemties ilgi, bet vienkārši tu paņem kaut kādu šādu mikrofonu, domā, es gribu ar to asociēties, vai nē. Un viņš tāds mazliet vintage, bet arī high-tech, tā kā tur izmantojat jūs, tā kā jūs tur tādas jaunas lietas tā kā testēt, tātad kaut kāds tur cutting edge tehnoloģija, moški jāapmēģina. Jā, es šajos mērogos arī piekrītu, jo man liekas sketchy kaut kā pirkt pakalpojumus, kas man ir ilgtermiņā vajadzīgi no uzņēmējiem, kam kontaktos mājaslapā ir @inbox.lv. Bet tā ir kaut kāda maz, tas ir tavs specifiskais, tas labels. Tas ir mans, kam es pieprasīju. Es nobrandojis cilvēks, kuri izmanto inbox. Un inboxam pašam ir brandings. Un tas viss tev izveido asociāciju, kur tu nolabelot. Un tad ir kaut kāda grupa, kuri varbūt visu viņu biznesu ir Facebook Marketplace un SS, un viņš tikai tādiem uzticās. Viņš zina, ka tie nav nekādi korporatīvie džeki. Tas ir tā kā zina, ka tur būs garažā Igors. Izdabūšu tā, kā man vajag. Kešā samaksāšu, vispār tur nav problēma. Jā. Tad ir cilvēki, kas vienmēr zvana. Viņi nekad negrib, to mēs pamanījām savā uzņēmumā, ka te mums mājaslapā ir telefons augšā, nevis apakšā. Kad ir konkrēta vecuma grupa ar uzņēmējiem, kur zvana. Viņi neraksta ēpas, viņš tā kā piezvana, tā kā parunā, jūt, ir, nav, tiekamies, tā kā tad runāsim. Ir kādi, kas vispār negrib, viņi tikai ēpastos, tā kā
ļoti dažādas tās. Tad vienmēr tas A burts ir to auditoriju kā alfabēta pirmais burts, ka tu ej pie tās, ar ko tu gribi runāt un saproti, vai viņš grib ar tevi runāt, viņš grib messageā, viņš grib garu ēpastu, vai viņš grib tieši inbox vai tieši negrib inbox. Šis labs points par to, ka pacelt tos kontaktus nevis no futera apakš, nevis no kontaktu loga, bet pašā augšā un kur vajag zvani. Man vienkārši ar nesen saņēma pārmetumu mēs palaidām startupradar.lv un mums nenobrendot ir tieši viena lieta. Autentifikācijas logā kreisajā pusē ir hash, nevis mūsu domēns autentifikācijai datubāzei. Un, es nezinu, cik daudz cilvēku pamanīja, jo man īstenībā arī tajā vietā nav cookie neskait līdzi, tas ir out of all bounds. Bet jā, kad cilvēks ieraudzīja, ka datubāzes nosaukums ir, tātad encoded hash, nevis startupradar.lv database vai kaut kas tāds. Un, un mums nav nekādas vajadzības. Tas ir pārāk dārgi to izlabot, lai Superbaseam sāktu maksāt naudu par to, ka mēs vēlamies savā domēnā nosaukties. Bet arī kādam tas ir svarīgi. Un es īstenībā pēc tam, kad... Bet arī no tavas puses, no startupradar puses, vai startupradaram vispār svarīgi, un vai tas ir bizness kā bizness? Tas nav bizness kā bizness, un tas, zini kā, tā ir smukuma lietiņa, kas vispār nav, vienalga, tā datubāze nepaliek nedrošāk no tā, ka tur ir nesmuki nosaukts viņš. Tad tas konteksts vienkārši tajā, kad tev ir mazsvarīgi, tāpēc, ka tev patiesībā tā funkcionalitāte nosacītā vai mazās tās detaļas nav svarīgas, tāpēc, ka tu no tā nesagaidi neko vairāk kā to, ka tā datubāze tur ir. Aizved uz īsto tabulu, jā. Jā. Bet ja tas būtu uzņēmums, kurš mēģina nopelnīt un notirgot tos datus un tā tālāk, tad tas kļūt ļoti fundamentāli svarīgi. Jā, tad tam gan es piekrītu. Un tad otrs ir tas, ko arī Miķels teica, un tad arī atzīmēja, kad visi tie linki no visām tām citām asociācijām, kuras tev ir izveidojušās, tā kā inbox gadījumā. Tas uzreiz ir tāds mindmaps. Šits nav mans. Man tev jautājums ir, kā mums ieaudzinās gaume? Kā tas cilvēks, kas zvana SSA, izveidojas par to cilvēku, kas zvana SSA, un kā tas cilvēks, kam tur rūp pikseļi pa labi pa kreisi, un kas tas ir centrēts vai necentrēts, kā mums ieaudzinās tas pasākums? Tā gauma, ne? Tas labs jautājums, to es arī esmu risinājis 20 gadus, nezinu, vai man ir atbildi. Zini, kas kādiem man liekas interesanti, jo tu, kad tu ieraugi, kalnus vai skaistus, tur fjordas vai zvaigznes debesīs naktī. Tā kā visi saprot, ka tas ir skaisti. No viens, kurš skatās, vasarā skaidrās debesīs, šit nav tur linemens labs vai tur kaut kā visi saprot, tu aizbrauc kalnos, skaties, vienkārši tev pārņem tas skaistums tā, ka tur, visi saprot. Tie neesi kaut kāds vienkārši spītīgs duraks, kurš tur kaut ko mēģina pieksties. Tā kā tas ir absolūts skaistums. Un tad tomēr, kad nezinu, ko mēs uzķērbjam virsū, tur tā kā visi saprot, ka tas ir skaisti tie kalni, bet tā kā, ko mēs sev uzķērbjam, tur radikāli atšķirās viedokļi, kas ir bezgaumīgi, kas ir un dizainā un iepakojumā tieši tas pats. Un kaut kāds nepārnesās, vai tas ir tā kā radītās lietas, un kas ir, nezinu, pasaules, kas, nezinu, daba, kas ir kas ir cilvēku radītais, vai kas ir dievu radītais, vai tur tas atšķirās. Bet kaut kur tur tas salauztais links ir, kad ļoti, un pat ir labās kategorijās. Tu var būt, piemēram, ļoti labs arhitekts, kurš taisa izcilu arhitektūru. Un tad tev ir jāsamakatē sev grafiski kaut kas un vienkārši drausmas. Un arhitekts, viņš saprot proporcijas, tu saprot jebko un nepārtulkojās no arhitekta laba, obligāti, ka viņš var labi uztaisīt grafisko dizainu. Tas šokējoši nepārtulkojās. Un, nezinu, proporcijas nepareizs un atstarps nepareizs. Kā tas lejās tā pati fasāde, vienkārši saliec, un tas nepārtulkojas. Un, ka tur ir katrai disciplīnai drusku kaut kas cits, un varbūt tur ir kaut kāda universāla likuma, kurus vēl jāatklāj, kurus neesmu atklājis, bet vienīgais, ko es esmu sapratis, ka tu sevi iegremdē kaut kamā labā, un tad vienkārši tik ilgi mērcējies, līdz tas uzsūcās. Un tas ir vienīgais, ko tu vari piemērcēt pilnu to cilvēku
ar kaut ko labu, un tad tur ir vai nu nejaušība, vai tev paveicās, vai tev ir skolotājs labs, vai vide, vai kolēģi, kas tev vienkārši pasaka, šis ir labi. Un daudzās lietās tev sākumā ir pretestība, līdz tu tā kā iebrauc viņā. Un tas ir, un tur nav citu variantu, kā tev vienkārši piemērs, un tu sāc saprast, tā kā, ka es sāku pamanīt tās nianses, es sāku pamanīt to. Kādam varbūt tas dabīgi iedzimts vairāk, kādam mazāk, bet es domāju, tur tikai piemērs. Vispār, man liekas, piemērs tas, kā mēs mācāmies. Tā tad mana dzīves tēze, nevis tas, kas ir pareizi, bet tas, kas ir piemērs. Un tas sabiedrības kaut kāds, tas nav, tu neredz to 100. soli, kas būtu ideāli, tu redzi tikai to nākamo, ko tu redzēsi, kāds tev līdzīgs izdara, un tad tu vari to mazo lecienu izdarīt, un tādēļ visāds, nezinu, šitādas sarunas latviski ir interesantākas nekā klausies tikai absolūtos tur top 5 podcasts, jo viņi runā par lietām, kuras tā kā, viņas ir patiesas, bet kāds man maina tagad manu pēcpusdienu nekā. Bet tu redzi, ka, ok, saprotu, šeit es varu izdarīt to, jo tur Džeks izdarīja pirms 2 mēnešiem tā, viņam sanāca, es arī mēģināšu, moška sanāks. Tu minēji par pārnesamiem, ka transferable skills. Uz kādām profesijām pārnesās dizainera, tā kā vai kreatīvo cilvēku skilla? Kristaps. Man liekas, radošuma skilla vai radošie skilli, viņi pārnesās uz jebkuru lietu. Jo tas tāds, manuprāt, vismaz tas ir tāds muskuls, kur tu vienkārši uzturne konkrētā kontekstā. Un ja tu viņu uztur normāli, tad viņš ir noderīgs jebkur uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, jebkurā lietā. Pat ja mēs skatāmies uz tiem pašiem grāmatvediem vai juristiem, kuri ir tādi, kas, kad tu ar viņu runā, tu saproti, ka cilvēks domā tagad citā pilnīgā pasaulē, tu viņam uzdod jautājumu, un viņš tev atradīs risinājumu, un tas radošums jau pārnesās arī tieši tādā pašā kontekstā. Es attiecās uz dizainu, man liekas, cik dizainā ir tik dažādas interpretācijas. Es varu pateikt dažas lietas, kas man liekas, tu iemācies būt vērīgs, un pamanīt vienkārši ļoti random lietas, kas neko neatšķirā. Tā kā nav šī brīdī konkrēti pielietojumi, bet vienkārši pamani lietas, jo tu pēc tam blakus tev ir svarīgi attīstīt prasmi, viņas savienot neparastā veidā. Un vienkārši tagad skatos, te ir rozā, pelēks krēsls ar koku tekstūras, tagad to vienkārši nofiksēju, aizmirstu. Pēc tam kaut kādā projektā varētu uztaisīt krāsu palietu uzņēmumu, un pamanīs, ka pelēks ar siltu koku toni un rozā foršs akcents, bet tam rozā jābūt mazā proporcijā, nevis tik daudz kā tās pārējās. Tas man neko šobrīd nenodara, bet tu vari to kaut kur nosēvot un vērot, mēģināt pēc tam random lietas saslēgt kopā, un trešais pēc tam tev jāiemācās to kādam nodot. Ja tu esi konstants laiku prezentē tās savas idejas, kuras tu redz tikai savā galvā, un tad tu iemācies komunicēt, un tas tev var noderēt ar bērniem, draugiem, sievu vai vēlēšanās, ja tu kandidē. Man sanāk, vēl pirms Covid laika bija tāda startup ideja, kas mums baigi tālu nepavilkās īstenībā, tur arī tehnoloģiski viņi bija baigi grūti uztaisīt. Bet tēze man bija tāda, ka tagad laikā, kad tik daudz kas mainās, un tajā laikā mēs vēl nezinājām, cik ļoti mainās, bet karjeru maiņa, tad, kad kaut kāda profesija paliek obsolīta, tā vienmēr ir bijusi problēma. Tātad, ja tu esi, piemēram, grāmatvedis, un tur 30 gadus esi bijis grāmatvedis, bet tagad ienāk iekšā jauns kompis, un tagad vajag nevis 15 grāmatvedžus, bet pietiek ar 3, kur mēs liekam 12 grāmatvedžus. Viņiem ir 3 mēnešu allowance, un tagad tev 45-gadīgam grāmatvedim jāmeklē jauns darbs. Un ja jau šajā uzņēmumā 12 grāmatveži patās iegāja darba tirgū, ļoti iespējams, ka vēl kādā citā uzņēmumā arī ir līdzīga situācija, un tagad mums darba tirgus ir piefladots ar grāmatvežiem, kas ir zem senior leveļa, piemēram. Un tā hipotēze bija tāda, ka šim grāmatvedim viņam ir pārnesamie skili, kā tas pats, piemēram, vērīgums vai piepisties pie detaļām, vai kaut kādi šitie visi skili, kas ir drīzāk kā ne tas soft skill, bet drīzāk transferable skills. Un tā startupa doma bija tāda, ka tev ir savs skills portfolio,
Un atkarībā no tā, cik ilgu laiku tu esi, mums bija jāskatās portfolio.io, neatceros, es vairs neesmu pēc to domāju, pēc tā, ka, lūk, un vienkārši tagad jūs man atgādinājāt par to, ka idejiski to ir vieglāk uztaisīt, jo ar AI tagad ir šīs bišķi vieglāk uztaisīt. Ja mums bija jānodefinē, man varbūt Google Drive'os kaut kur ir saglabāti, cik tur tie pārnesamie skilli ir vairāk pētījumi par to. Tas nav tā, ka man ir šāvās prātā, tas ir based on uz kaut kādiem pētījumiem, un ka tagad īstenībā varbūt tas vienkārši tas laiks ir pienācis, jo daudziem būs jāpārmaina, Jā, tad drīzāk ir tas, ka cilvēkiem man ļoti patīk tas skills kā vērīgums vai detaļu orientēts vai kaut kas, jo es esmu tur divos ekstrēmos, vai nu man absolūti vienalga, galvenais, ka tas strādā, vai nu es pamanīšu to, ka tas piksels ir pa kreisi nobīdīts, vai tas nav kvadrāts, vai ne, ka tur ir viena taisne, ir viena mala, tur, kraču. Tas pat nav paralelograms, lūk, un ka tas, un viss, kas pa vidam, man tāds, if it works, it's not stupid. Tas vienkārši aizdomājies, ka vai nav tāds labs laiks, kad ar AI darbināt to, ka varbūt grāmatvedis, kurš ir vērīgs, tagad var būt labs dizainers. Es domāju, viņš var izmantot dizainu daudz pieejamāku. Jā. Ka tas ir, ka tev ir, tu gribi kaut ko izdarīt, un tu vari vairāk kā šveicis nazīts izdarīt. Tas ir tas lielais plus, un tad galvenais ir vienkārši, ja tu gribi būt darītājs, tas ir pats svarīgākais. Kaut ko tu izdomā un tad, saņemies un izdari, nevis tikai paliek tavā prātā, jo tev ir ļoti daudz objektīvu iemeslu to nedarīt, bet tev ir grāmatvedis un tu gribi kaut ko uztaisīt un tev vajag dizainu tam, tad tagad tu vari to izdarīt daudz vieglāk, vai vismaz tu vari jau pats savu sajūtu mazliet tā kā izsijāt. Pirms tu ej pie dizaineru, tu jau esi tā kā sapratis, par ko tu gribi, jo tu esi apsties kaut kādā, Midjourney, Explorer sadaļā, tu pavadīs 2 stundas scrollējot un sapratis, man labāk patīk tur kaut kāds, ilustrēts pixel arts, nevis realistisks kaut kāds sci-fi tur kaut kāds, un te tu to jau var aiziet, teikt, es gribu to. Vai tu vari pamēģināt, vai tu vari pats, ja nevar, tu meklē palīdzību, bet vismaz tev ir izpratne par opcijām daudz lielāk un ātrāk un to. Un arī tev visi tie instrumenti, kā patiesībā bišķiņ vienu solis priekš paiet no tāda execution viedokļa. Ka tas vairs nav tikai ideja manā galvā un tagad iztulko, es nemāku iztulkot, vai arī, ka tu vari vienkārši tiešām ne tikai stokus, kuriem ir sava limitācija, bet realitātē atrast tiešām kaut ko tādu, kas un uzģenerēt arī. Arī tā kā visu, pilnīgi jebkurā mājasēmniecībā, tu gribi to dīvānu vai to terasi, tad jūs kaut vai mini aģentūrā ģimenes ietvaros, ja tur vīrs ir sieva vienkārši, tad uzģenerē pastās balts, melns, koku vai metālu. Tas ir tas radošums, kurš tev tam bija jādomāts, tu kasīji galvu, skatījies cits piemērs, bet nevarēja izdomāt, kāds iztīsies mums, tad beigās prasa kaut kādam interjeru dizainerim, tagad vienkārši ātri saprot, nav, tad vai tev vajag tālāk palīdzību vai nevajag, bet un to, jebkurā situācijā tas, domāju, tieši tāds arī strādā. Bet tā ir laba ideja. Tā ir laba ideja. Man būs jāpieraksta, Kaut kur tas, man liekas, varētu būt diezgan vērtīgi. Ceļš tiem cilvēkiem, kuriem nav tādas konkrētas lietas, ko es gribu darīt. No soli tev uzreiz viņam, kad tu zini viņu skills, tu mazliet verificē, vai tiešām, ja tur var atšķirties, tad viņam uzreiz piedāvā uzģenerēs, 10 startup idejas, kuras viņš iet un darīt ar to skillu. Kur tev ir idejas, un tad ir kaut kāds stūkits, kur tu vari to ideju uzreiz tālāk attīstīt, un tu viņam iedod tādu, kur 3 lietas, kur tu var iet un sākt rītdien darīt. Un tev ir tipa leverage, salīdzinot ar visiem citiem. Es nebiju par šo domāju. Tagad vienkārši bija izkris ļoti man galvasprātā. Man liekas, cik es atceros, tad doma bija tāda, ka kur bizness ir tajā, ka ir grāmatvedis, kas ir zaudējis darbu tur, varbūt ir labs sistēma analītiķis un vienkārši tie lielie uzņēmumi, kas visu laiku hairo, tur Accentures, tur, kas, vienkārši, kam ir mūždien kaut kāds hirings, ka viņiem tur vajag 30 sistēma analītiķis un ka viņiem vajag tieši transferable skills, jo hard skills to var iemācīties. Tur, ja tu māki Excel, tu esi viens. Mums podkāstu nosaukums ir, bet klausies. Mums uz tapa ļoti līdzīgās sarunās ar Kristapu sēžot birojā.
Jo mums pa lielam tikai mans otrais ekrāns tā pa vidam, un mēs šitā te viens otram, bet klausies. Un mēs visu laiku ejam cauri jauniem AI tūļiem, un Kristaps tur māc ar florām, faunām, tur visiem tur tiem pasākumiem, un es atkal esmu tāds, kas izlasa dokumentāciju un atrod jaunu promptu un kā viņu saplēst, bet mums kaut kur tur aiz tās kameras ir topošais tavs skatītājs bišķiņ citādākā formātā. Tavs podcasts ir melnbalts, vai ne? Pasties, tagad viņi zinās, ka tu gandrīz tikpat melnbalts esi, tikai palēks. Jā. Kas ir tavs, bet klausies tam auditorijas cilvēkam? Kas ir viens tāds vēstījums, kas, ja būtu lieta, kas jānodod kā domgrauds, kas ir tavs, bet klausies? Man liekas, ka es aicinātu trenēt to vērību. Jo tas ir, pirmkārt, tev dzīve paliek interesantāka. Vienkārši pat, ja tu neko neiegūsti. Un, ja tu esi vērīgs, tad es ticu, ka tu tas transferējās ļoti daudz pēc tam iegūmos vispār. Nezinu, kaut vai tik vērīgs, ka tu atceries vārdu cilvēkam un pēc tam viņu uzrunā. Tas arī ir vērīgums, ka tu pievērš uzmanību. Vai, kad es atceros, mēs gājām kādreiz bērnībā pa Čaku ielu vai Baronielu, un vectēvs teica, ka neskaties uz zemi, bet skaties vienmēr augšā, un tu pamati, ka gan iz katra kvartāla stūra ir tornīca. Un tagad aiziesiet nākamais pastaigāt Baronielu un Čaku, gan iz katras mājas stūrim mazs tornīca. Ja tu tā kā ej tādā, un tu vispār to nepamani visu dzīvi. Un tad tu pēkšņi paties, interesanti, kādēļ, un katram ir savādāks, un tu baigi interesanti. Un tāpat arī man glaznošanas skolotājs teica, ka nav tāda Edvards Grūga, viņš teica, nav tāda iedvesma, viņš nepazīst tādu. Viņš teica, tu vienkārši visu laiku vēro, skaties, saulēnā dienā tur ēnas krīt tādas, saulēnā tādas, tad vispār nav. Un tev nekur tas nenodēr. Tu vienkārši aiziet dzīvot tālāk, aiziet uz veikalu pēc maizes, un tad, kad tu sēdies pie audekla, tu pēkšņi, pagaies, atceros, bija tā. Un tā vērība ir tas, ko tu vienkārši uzkrāji kaut kādu kapitālu, kurš ir ļoti unikāls tev un kur nevar iefīdot AI pagaidām. Varbūt ar laiku tur būs brīles un kaut kāds sensori citādāk pareiz, bet šobrīd tas, kas ir ar lielu nejaušības faktoru, vienkārši kaut kas, ko tu vēro un tu ieraksti savā kaut kādā failā ļoti random. Un tas tev padara par to, kas tu esi un kas atšķirās no vispārējā. Un kad viens dizainers būs atšķirīgs no cita, vai es šeit, ka tev ir kaut kāds tavs unikālais ceļš, kur tu esi gājis, savu signālu, kurus tu esi uztvērs, un tu kaut kā pret savu raksturu viņu nointerpretē, un rodās kaut kas ir interesants, autentisks, nav ģenerēts. Un tas man bija tieši braucu pirms pāris dienām mājās ar mašīnu un domāju par krāsu paletienu un uzņēmumu. Un tieši, tā kā varētu ar promptu iedot, teikt, redz, kur sedinējam un labākās krāsu versijas, redz, kur ir konteksts, bildes, tā ir. Tad es vienkārši braucu pa šosei un redzu, kur zilā krāsa visām ceļzīmēm. Īstenībā viņi labi izskatās uz tiem foniem, kā man vajag, un tas labi aizbrauc tālāk. Un tu nevari to iedot promptā šobrīd. Es biju vienkārši random lieta, kurai nekāds sakars nebija ar to, ko es ar savu problēmas biju, tā kā vispār, un tu nevari iedot šobrīd promptā, ņem vērā pilnīgi visu un saprast, ko no visa, ko es redzu, es pieslēdzu tam tai problēmu, ko es diskārdoju. Un tu diskārdo 99,9% un to vienu, šitien to es varētu savienot, bet kura tā ir, to var tikai tu kaut kādā savā unikalitātē darīt, ja tu esi bijis vērīgs kaut kādās lietās, bez nekāda konkrēta tūlītēja iegūma. Nice, paldies. Postskriptum. Jautājumi no klātienes klausītājiem. Mums podkastam sēdizrādīja. Ir šodien 2 viesi, jā. Un, daudz, bet... Jā. Bija, mums vēl var atnākt arī vēlāk, bija no rīta, bet tagad ir 2. Un viņiem arī, kāpēc te nāk? Tāpēc, ka viņi izdomājuši, ka šodien strādās remotā no šajienes un fonā skanēsim mēs. Lūk, un viņiem ir iespēja uzdot tavu jautājumus. Vai mums, vai visiem pārējiem. Tā kā vai jums ir kādi jautājumi? Bet šī vieta strādā kā coworkings arī, kā coworkings ir tikai studentiem? Studentiem pasniedzējiem. Okay. Jā, Micel, tad jautājums tavā praksē pēc
tavs lietošanas vizuālie mākslīgā intelekta rīki, kā tev šķiet, vai viņi ir radoši, vai tu esi tā kā bijis pārsteigts, ok, šitas ir reāli kaut kas interesants? Jā, es neesmu sajūties tik radošs pēdējos 2 gadus kā sen, tieši lietojot tos. Es nezinu, kas to dara, to sajūt, bet tev ir kaut kāda ideja, tu iedod kaut kādas ingredients, un tad kaut kas iznāk ārā, un tu vērtē starp 4, kurš ir, un man ļoti liekas radošs process. Un tad, kad es dzirdu, kad radošie saka, ka tur AI nogalina radošumu, es domāju, viņi vienkārši nav mēģinājuši to darīt. Un nav problēmas, ja man patīk skicēt ar roku, es varu arī skicēt ar roku, bet tas nekādā veidā nenogalina tavu radošumu. Tas gan izaicina to, vai tu esi noderīgs sabiedrībai šobrīd, bet tā ir dzitēm. Bet, teiksim, vai tu esi pats pārsteigts no tās savas vīzijas, jo viņš var arī aizpildīt kaut kādu, ja piedomā klāt kaut ko, vai tu esi tā kā pārsteigts no tā, nevis tikai no tā, ko tu esi tā kā iedevis iekšā, bet vēl no tā, ko viņš papildina. Jā. Nu, piemēram, kad tu paņem kaut kādu, man bija viens konkrēts case, kad es paņēmu vienu jau mūžībā aizgājušu gobelēnu mākslinieci, kur vienmēr auda kaut kāds gobelēns, un tad tā kā es sākot no viņas tā kā estētiku sāku taisīt citas lietas vispār, kas nav vispār nekāds sakars ar gobelēniem. Un tad tu vari iztēloties tā kā, ar to viņas, source kodu, es tā kā sāku darīt pilnīgi kaut ko citu, kā tas izskatītos. Un tur rodās kaut kāda trešā lieta, kura nav ne pirmā, ne otrā, tas unikāls kaut kāds cita estētika, kas ir radusies. Un tu vienkārši, ok, šis ir interesants, šis man patīk. Un es esmu kaut kāds pats izdrukājis un ierāmējis tāds darbs mājās, man stāv pie sienas, kas ir vienkārši radušies tādā formātā. Šis īstenībā interesanti tu pieminēji, jo varbūt es redzēju, ir tāds video Everything's remix, un principā tā tēze ir tāda, jebkura māksla ir tāda, ka iepriekšējais mākslinieks ir iespaidojies no kaut kāda cita, un tu sāc kaut ko sintezēt kopā, kas iepriekš nebija, tas savāds no vairākām daļām. Tātad šobrīd tas ir precīzi, ko mākslīgais intelekts dara. Viņš paņem no visa kaut ko un saliek kopā. Bet šajā gadījumā arī tu, principā, biji tā kā galvenās idejas autors. Tu tā kā paņēmi tās mākslinieces avotu, bet tālāk tu jau kā tūli izmanto mākslīgo intelektu. Un te ir sākās tā šaurā līnija starp autortiesībām un, principā, kā tas dabiski arī notiek. Kā tev šķiet? Tas ir absolūti pareizi. Man šķiet, ka īstenībā mēs visi to darām visu laiku pirms mākslīgā intelekta vienkārši notika tik lēni un nemanām, ka mēs varējām to noslēpt, izņemot atsevišķos keisos, ka tiešām ļoti līdzīgi. Bet īstenībā to dara visi visu laiku mūzikā, mākslā, biznesā. Mēs visu laiku remiksējam. Nav vispār nekas jauns zem saules. Bet tas notika tik lēni, kad mēs varējām tā izlavierēt un tā kā izlikties, kad es redzēju un kaut ko paņēmu, uztaisīju, samiksēju, bet klients nemaz nezina tās manas references, tad viņam liekas, kas kaut kas jauns, bet mani biedri dizaineri ļoti labi saprot, no kurienes tas ir nācis, zinot, kas šobrīd industrijā ir tā kā aktuāls. Bet tagad vienkārši tāds akcelerējās tik, ar tik intensīvi, kad pēkšņi kļūst ļoti obvious un tā kā var iztrakot promptus visu. Tieši no hip-hops jau radās tieši tāpat, samplējot vecās plates, vienkārši tas bija analogs pieejams tieši tam pašam, lai tu radītu jaunu skaņu celiņu, tu vienkārši samplēji vecos ierakstus. Un tad tur jau, ja tur ir tik sekundes, tad tas nav autortiesību pārkāpums, bet ja vairāk, tad ir, tas tāds muļķošanās. Tāpat, tās sekundes tu paņēmi, bet tu galvā jau tev skan visu mūziku, ko tu esi klausies bērnībā, un tu netiešā veidā samplēji to visu, un šeit ir tieši tas pats. Un kas no tā viss beigās iznāks, nezinu, bet es domāju, tas ir vienkārši tā, mēs vienmēr esam pasaulē darījuši visi, un nav ko tur muļķoties. Jā, man liekas, arī pieliekot klāt vēl, man liekas, bišķiņa absurda tā diskusija par to, ka autortiesību tam likumam būtu jābūt attiecināmām uz to sākumu punktu vai sākuma materiāliem. Kaut pēc būtības mēs autortiesības vērtējam tikai tad, kad ir tas darbs galā jau izdarīts. Un ja viņš ir copy-paste, tas skaidrs, tu kaut ko esi pārkāpis, bet ja viņš vienkārši līdzīgs. Tas, ko arī Miķels teica, un to atzīmē Krist, kad
Mēs jau visu laiku remiksējam, visu tāpat. Vienā, otrā mērā, vairāk, mazāk. Viens redz to, otrs to vispār nekomāda. Es zinu, ka jūs, laikam, pirmdienās arī Asketikā apsēžaties, vienkārši izrunājat dažādas tēmas. Es pieļauju, iespējams, AI ir viena no tām, kāds sentiments tur ir, principā. Vai jūs sajūtat, ka teiksim, klienti šobrīd jau sāk savā pusē uzņemties vairāk lietas, jo, kā piemērs, viens dizaineris draugs teica, tad, kad ienāca Canva, tad viņš sajūt, ka mazliet tāds kritums bija pieprasījums, protams, tajos vienkāršajos, jā. Tā kā šeit atkal, vienkāršie darbi relatīvi tagad jau palika, kas agrāk bija sarežģīti. Vai redzi, ka tur ir kaut kāds kritums bijis? Mūsu tieši tādā nišā šobrīd vēl nejūt, jo mēs darām tādu specifisku lietu, ka tiešām tu ņem dažādas kontekstus un lietas kopā un mēģini sajust, kas tur ir. Un tad, kad tas nonāk līdz Canvai, tad tas nav vairs mūsu lauciņš. Man liekas, ka tas, kas jau ir daudzreiz dzirdētā tēze, bet tas vienkārši to vidējo līmeni pacels uz augšu. Un tāpat, vienmēr ir ceļš, ka mēs strādājam ar reāli ražojošiem uzņēmumiem, kas dara savu darbu, un viņi tur nenodarbojas ar mākslu. Un viņiem vienkārši vajag to rezultātu tādā laikā, tādā sastāvā, un viņš vienkārši viņu uztaisīs, kā uztaisīs, un tad tu vari mēģināt to identitātes sistēmu taisīt pēc iespējas paredzot viņa prasmes, ko tu viņam var iemācīt, tā kā pateikt, kuru instrumentu lietot, kuru nē, un lai viņš iet un dara, jo viņš darīs tāpat, un tu ne mēs varam apkalpot viņus. Ne viņi var, varbūt šobrīd paņemt full-time dizaineru, bet viņš var saprast sistēmu un viņu multiplicēt daudz reizes. Vai tas ir arī, kā tu redz, veids, kā arī viens no pakalpojumiem viņus vairāk tā kā enablot un dot viņiem kaut kādas struktūras un sistēmas, pēc kā vadīties un principā, nezinu, kā to monetizēt, bet, aptuveni tā. Jā, tas ir tas, ko mēs esam sapratuši, ka mēs apstājamies tajā brīdī, kad sākās tā ikdienas ieviešana, un tev vajag tur taisīt Canvā entos maketus un ātri un uz vietas, un tur tu nevar tomēr būt ārpakalpojums, jo tās ir tādas lietas, kuras tev vajag. Mēs tagad sežam, ātri uztaisam, pasties, ir, laižam, un tur tu nevari aģentūru pieslēgt vai studiju vai pat freelancer citreiz. Un tur ir tieši tā, kā saka, ka tu vari iedot sistēmas, kur viņš saprot, ka tur ir kaut kāds komponents, kurš saliek konkrētā veidā, un ir instrumenti AI, kurš tu vari pieslēgt un visu. Un tev, man liekas, tu vēl var atzīmēt to, kas ir svarīgs moments. Man liekas, tas, kā reiz tad ir labs dizains, ja mēs runājam par zīmoliem, ka tu ņem vērā tas, ko Miķels arī atzīmēja, tu ņem vērā to kontekstu, ko tas cilvēks vai tas klients un kas tā, un gan viņa resursi, gan viņa spējas. Jo, ja tu neveido materiālus tajā connectionā ar to visu, tad beigās tev sanāk, tu esi uztaisies vienu foršu brandbook, un viņš vienkārši māc tā, kā viņš grib mākt, vai tā, kā viņš vispār ir spējīgs izmākt, un tur nekas netiek ievērots. Un tas, ko arī Miķels atzīmē, man liekas, ka svarīgs moments katrā tajā touchpointā, lai cik viņš niecīgs vai maziņš to liktos, viņš tomēr ir svarīgs, un viņš veido kaut kādu to kopējo connection beigās. Tas ir svarīgs moments. Un mākslīgais intelekts šobrīd, man liekas, kā reizes, jebkur tā tehnoloģija, viņi ļauj tomēr viens pacelt to video līmeni, bet otrs arī enable nedaudz vienkāršotāk izdarīt labākas lietas arī tam gala klientiem. Vienreiz bija intervija tieši ar dizaineru, viņam bija ļoti labs citāts, ko īstenībā es arī pirms viņa dzirdēja, man bija tāds pats priekšstats, tad viņš teica, visiem liekas, ka dizains ir par to, kā tas izskatās, bet dizains ir par to, kā tas īstenībā strādā. Šajā gadījumā, kā tas ietekmē cilvēkus, tā kā tur ir īstenībā tā vērtība, un neviens nezina, ka tas vizuāls īstenībā ir tikai tas aizberga gals, un skaidrs, ka mākslīgais intelekts te milzīgu to pievienoto vērtību var dot, bet, tas neprasmīgās rokās, un tie cilvēki, kas nevar salikt kopā. Kāpēc tas ir svarīgi? Pa lielam vienkārši, tā kā tu saki, useless fancy, smukas lietas, tā kā. Bet, vēl viens, varbūt divi. Kur tu šobrīd sajūti tādā produktivitātē, kur tu gribētu, lai viņš strādā, kur ir limitācijas, kur tu tomēr tā kā hard stop, ejam apakaļ pie nezinu,
whatever, Photoshop, kas arī ir tur part no AI, bet vienalga, nu, kurā brīdī tev tā kā liekas, ok, šitas vēl nav līdz galam, un ja ir, gan jau, ka ir, kur tu redzi, tas ir tāds laika jautājums, 1, 2 gadi vai vispār tu redzi, ka tāda problēma pastāvēs tuvākajā nākotnē. Kur tas uzkāriens man sanāk bieži vien, ka ļoti specifiskās detaļās, kurš tu tā kā ir pa 89% it kā ir, bet tad tu gribi tā kā līdz galam, un tur, nu, ka tur nevar vairs, un tad tu, nu, labi, viņš tad dar tikai skicē. Tas ir tas, un tad tu mēģini kombinēt tos rīkus, bet tā kā, nu, tur specifiski kaut kāda, nezinu, buņģiņai vītne kaut kāda, vai buņģiņas tur dziļums, un tad tur tā kā ņemies, un viņš nesaprot apjūk, un tad aiziet vispār kaut kādā putrā. Jā, sačakrē vēl pārējo. Jā, tas ir tas last mile, kuru bieži vien, tad ir kaut kāda hēki, kā tur kopēt tā un tā, bet tas šobrīd tas ir tāds, tu saproti, tas nav tā paredzēts. Tas galvenais, ka tev ir, ja tu zini ļoti skaidri, ko tu gribi, tad ir problēma. Ja tu aptuveni vienkārši tev vajag palīdzēt, kurš palīdz, kurš maukt uz priekšu, tad easy, bet ja tu gribi. Pilnībā saprot, tas tie 80%, kur tu tiec, un tad ir, principā, commercial grade produkts, ko jāizlaiž ārā. Bet kā tev liekas, tas, mēs tā kā, apzināmies, ka tas ir, bet, nu, cik ilgi tas vēl tā būs? Es ne par ilgi, bet tas būs obligāti, jo, nu, tas jau, kur pēdējos 2 gados jau tas attīstība bijusi tāda, un tagad tas... Tas jau tagad var redzēt, Flux tikko izlaida, burtiski pirms 2 nedēļām izlaida updateu, kas ļauj tev ļoti lokalizēti labojumus veikt, nu, ko pirms tam vispār nevarēja izdarīt. Vai arī, nu, tev bija jāčakarēs tik ilgi, lai to izdarītu, un Midjourneys netika galā vispār to. Tad Fluxā tagad tas var iemest iekšā bildi un pajautāt šo te konkrēto lietu, uztais man nedaudz augstāk, pamaina formu, un viņš izdarīs. Viņš neko citu nemainīs, viņš izlabos tikai vienu to lietu. Bet tad sākās nākamais challenge, kas atkal ir vēl viens punkts. Viņš to izdara, un izeksportē tev ļoti limitētā kvalitātē, tev jāiet nākamais, jāapskēlo to, un pie tā apskēla tev arī veidojas kaut kādas tur nobīdes teorētiskās. Es zinu. Un tad, jebkurā gadījumā tu beigās apsēdies pie Photoshopa un ar rokas atzīmēt pirkstus klāt vai kaut kāds teters un mēģini to. Bet starp citu, vai tāpat tas ir ātrāk, produktīvāk? Vai tas ir? Es nezinu. Jā, es nepiesu. Tas ir, nu... Atkarībā no lietas. Ja man līdz šim tas alternatīva bija zvanīt, meklēt fotogrāfu, sarunāt, kad viņš tiek grafikā, tad gaidīt, vai ir saulaina diena vai kas, un tad fočēt, un tas, tad, protams, un tur man dara. Bet, ja es to varu pats izdarīt ātrāk, tas ļoti laikam atkarīgs no skillseta un konteksta. Jā, no konteksta. Un tas, kam tev beigās tas materiāls vajadzīgs, kādam pilotam, jo ok, telefonā, digitāli, tur ļoti daudzas lietas var, principā, ignorēt nosacīti. Bet tā, ka tev vajag bilzīgi tur billboardu izdrukāt, katra tā mazais sviests ir fundamentāli svarīgs. Jā, bet atbildot uz to jautājumu, man liekas, tas svarīgais moments ir tas, kad tie instrumenti jau tagad sāk iet uzturēt. Tā kā tas būs, nezinu, ar to tēmu, kā viss attīstās, pieļaut neilgāk par 12 mēnešiem mēs dabūsim kaut ko sakarīgu ārā. Jā. Nu, mēs jau pieskārāmies šim te un tā kā izrunājām, šitas atkal tāds, ko mēs neviens nezinām, bet gribās vēl papušot, to arī minēja, ka ar tiem AI rīkiem, nu, pieņemsim Lorem Ipsum, jā, ka iepriekš tu vienkārši placeholder lietas iekšā. Tas īsti nav dizaineru darbs, varbūt tad ir, nezinu, kaut kāds voiceovers, tātad balss apraksts vai kas, tātad tas paliek diezgan demokrātisks, un tagad tāds, nu, radošais dizainers, viņš var pamazām tādas jau vienkāršas lietas jau paslaukt, teiksim, no citas specialitātes savā lauciņā, un jau veiksmīgi izdarīt kaut kādus, varbūt, mazākus darbus. Tā kā tas jautājums tāds, kā tev liekas, nu, uz ko tāda radošā industrija iet, vai mēs vairāk dabodam efektīvus speciālistus savā speciālistu lauciņā, vai tomēr ir tāds orķestra diriģents, kas jau tagad var 5 cilvēku vietā to ideju paņemt, vižūžināt līdz gala produktam un ļoti labā kvalitātē. Nu, tas atkarīgs arī, protams, kam, bet, nu, ir ļoti daudz tā, kad saka, komerc darbi, kur, nu, laba kvalitāte ir pilnīgi pietiekama. Nevis izcili, bet labu, tā kā, nu, kā tev šķiet?
Tomēr beigās ir atkarīgs laiks. Tas mainīgi, ierobežojošies, visiem ir laiks. Un tu vari daudz ko izdarīt pats. Un tad jautājums, ko vēl tajā laikā varētu darīt un kas ir vērtīgāk konkrētajā situācijā. Tas ir ierobežojošies. Un es domāju, izdarīt varēs daudzas lietas. Un tāpat saka, jā, vai logotipu var uzģenerēt, vai to var, visu var uzģenerēt. Saka, uzņēmums var visu izdarīt pats. Problēma jau tā, ka viņam ir jādara citas lietas. Un tāpat kādam ir jāsēž un tas Midjourneys jādzen cauri, jāsaprot, kuru ņemt, pēc tam apskailot, pēc tam ielikt kontekstā, tad nopostot, visu to izdarīt, tāpat ir laiks. Un tad ir jautājums vienkārši, vai tu to ņem in-housā, vai dari pats, vai tev ir kāds, kurš to ir izdarījis 1000 reizes, un viņš var izdarīt efektīvāk. Es domāju, tas ir beigās par to. Un, ja mēs nenonāksim pie brīža, kad tu iedomājies un automātiski viss aiziet izdarās, tad mēs esam citā realitātē, par kur nav vērts runāt šobrīd vispār. Bet tas ir good point. Tā limitācija jau arī ir tieši, ko tu vari iedomāties. Pat tagad, tādā ziņā tas gala rezultāts ir limitēts no tavu radošumu un tās estētiskās gaumas, daļēji. Yeah. Tā kā es domāju, tas ir vairāk atkarīgs patiešām no individa. Ja iepriekš viņš nav bijis profesionāls vienā kategorijā, bet, teiksim, tuvējā ģimenes lokā, ja, tad, iespējams, viņš tagad mierīgi var tātad atzaroties iekšā citās un būt tikpat labs, jeb ļoti augsta ranga spēlētājs tajā pašā lauciņā. Jā, bet man liekas, arī mākslīgais intelekts ļoti labi parāda, ir pāris kruti džeki, kuri tā kā ir iegājuši dziļi iekšā Midjourneyā, vai taisa un ģenerē ļoti kruts video mazās filmas, un iepriekšējais backgrounds nav vispār nekādīgi saistīts ar to lietu. Ne ar industriju, ne ar dizainu, piemēram, ne ar bildēm. Viņam vispār nav bijis nekāda saistība ar to. Bet tas kaut kāds nezinu, tas backgrounds viņa ir ielicis iekšā to, kad, tas, ko arī Miķels sākumā teica, kad tu jau arī, kā pateikt, ar visu šīm tehnoloģijām tu vari tagad darīt kaut ko, ko līdz šim tu nevarēji vienkārši darīt, tāpēc, ka, nezinu, tu aizgāji mācīties par finansistu vai tur vēl kaut ko izdarīt, citu darīt. Un tas mākslīgais intelekts, tie instrumenti un tie cilvēki, kas tagad ceļās ārā, viņi jau ir reāli forši parāda, kad viņi tur pāris kādu, kurus vienkārši skaties un liekas, wow, krūti. Un tu zinot, klausoties intervijas ar viņiem, tu zini, ka viņš vispār nav bijis saistīts ar to nekā. Ja jautājumi beigušies, man tevi jautājums. Gribi saldēt? Jep. Nē. Tā. Forši, paldies tev. Jā. Epizodu galā, ja lika aizdomāties lieliski, ja nē, vai no algoritmu, katrā ziņā izdara kaut ko jēdzīgu. Padalies ar šo podkāstu. Ne jau algoritmu dēļ, cilvēku dēļ. Bet klausies Latvija.